Sveicināts uzņēmēju zonā. Beidzot, ir vieta, kur var tieši un atklāt runāt par uzņēmēju lietām. Ārs Birzs un Mairis Švīgers iztirzā aktuāls uzņēmēju problēmas pārdošanā un mārketingā, lai tev mazinātu galvas sāpes un tu varētu pārdot vairāk. Mēs dalāmies savā pieredzē, kā arī pieaicinām jomas ekspertus, lai dot tev praktiskus risinājumus. Prieks, ka pieslēdzies uzņēmēju zonai. Patīkam klausīšanos! Čau visiem, ir pirmdiena, Hello! 5 vakarā, jeb rītā, vakarā. Te Āris un Mairis. Šodien mēs runāsim kopā par, man liekas, ļoti svarīgām tēmām. Yes. Par to, kā klients tevi atrod. Un es jau pašā sākumā gribu uzreiz momentāli iedot pirmo uzdevumu. Aizver acis, ja tev ir biznesa. Aizver acis. Un iedomājies, ka tu esi tas Jānis vai Anna, vienalga tas cilvēks, kurš no tevis kaut ko grib pirkt. Tagad ieliec sevi viņa kurpēt. Vienkārši tiešām iztēlojies sevi tā cilvēka ādā. Tik kā tu esi viņš, un tagad viņš ir atvērs tavu mājaslapu vai tavu Facebook lapu vai vienalga tas, kur ir atrodams tavs produkts vai pakalpojums. Un tad iedomājies, kā tu tagad jūties skatoties uz to, ko tu esi uztaisījis. Vai tev ir viss skaidrs, vai tev ir kaut kāds apjukums, vai tev rodas jautājumi. Un vienkārši ieliec sev tagad tajās kurpēs un padomā par to, kā klients tevi atrod. Vai viņš vispār var atrast, kur viņš tevi redz, vai viņš tevi var kaut kur dzirdēt, vai viņš tevi var redzēt, vai viņam ir tāda sava veida saikne ar tevi, pirms viņš kaut ko pērk no tevis. Yeah. Tāds, ka vai viņš tev uzticās, kur tu atrodies. Ko viņš vispār var atrast par tevi kādu informāciju? Man liekas, ka īstenībā pat pirms tu teici mājaslapu, man liekas, ka pat sākumā pat var sākt domāt, ja cilvēks kā tāds, ja man vajag kaut kādu produktu vai pakalpojumu, kas pirmais, ko es daru, es eju Google un es rakstu iekšā, un tad, protams, tur tā pirmā lapa, otrā lapa. Ja es tur neko nevaru atrast, tad es mainu. Es tā daru vismaz. Ja tu ej varbūt tālāk, tu ej trešajā, ceturtajā. Es tur aizēju, bet tas nav noteikti tas no rīta droši vien, kamēr tev ir pacietība. Tas ir tad, ja pirmajā lapā, te nebija nekāda iedzīga informācija. Jā. Bet ja tur, ja tajās pirmajās divās, trijās tur nekā nav, tad skaidrs, ka vienkārši rakstīs citus vārdus. Tas jau noteikti viens. Tālāk nākošais gan jau ir Facebook. Un, zin kā, man patīk šito parasti salīdzināt ar to, ka cilvēki paši, kuri kaut ko dara, pieņemsim, ja tev ir kaut kāds produkts vai pakalpojums, tu šitās lietas reāli vērtē, kad tu pērc no citiem, bet pats priekš sevis nē. Saproti? Turpin. Jo, man liekas vienkārši, ka tas ir baigi svarīgi, kad viņam rodās tā uzticība jau pirms viņš tev vispār ir uzrakstījis e-pastu vai nosūtījis kaut kādu ziņu. Vienalga, tur kaut kādā čatiņā vai uzvanīs vai kaut ko tādu. Jo tad jau arī sākās tā attiecība veidošana. Kas ir tas pirmais iespējas, ko viņš var atrast par tevi internetā. Yeah. Visos profilos, nezinu, Facebookos, Instagramos, LinkedInos un tā tālāk. Un tas, ko es mēģinu pateikt, ir tas, ka vienkārši vai tas process ir sakārtots un cik viegli pierakstīties pie kaut kādiem pakalpojumiem vai produktiem. Jo es redzu, ka man patīk vienkārši vienmēr teikt tos fitness trenerus. Jūs zināt, ka es teiktu fitness treneriem. Kad ir tas PM, ja tev gribās treniņu programmu, tad PM vai direct message me vai kaut ko tādu. Tad iedomājies, uzraksti man. Jā, un tagad iedomājies to Antu, tagad tajās Antas kurpēs tagad iekāpt Antā, skatās, viņa domā, jāiziet pie fitness trenera. Viņš šķirs to Facebook, fitness treneris kaut kāds piedāvāja treniņus, tādus un šitādus, super, PM, vairāk informācijas. Tā Antā domā, varētu viņam uzrakstīt, bet viņš man prasīs kaut ko, tad viņš man to teiks, tad viņš man šito teiks, cik viņš maksā, ja būs pa dārgi, tad es droši vien teikšu, ka nē, es negribu teikt nē, un tad viss šitās lietas, kas viņai sākās ģenerēties galvā, viņi vienkārši domā, un viss un skrolo tālāk. Šis nav nemaz treneris priekš manis. Jā, un viss aizies pie cita kaut kāda, vienalga tas ir treneris vai kaut vai fizioterapeits vai kaut kāda cita, tāda, vai psihologs, pieņemsim. Vai izaugsmes treneris. Jā, cik viegli ir, to dabūt to pirmo kontaktu. Man liekas, ka tas ir tāds, ļoti svarīgs posms, ļoti, ļoti svarīgi saprast. Mēs gan varbūt pieķeramies tādam dīvainam terminam, bet to varētu saukt par tādu viegluma pakāpi, to uzticības pakāpi, kas rodās cilvēkam domājot par to, ko mēs darām. Ja es paskatu, piemēram, ja tu tagad gribētu, jāiet un jāskatās, ko tas ārsts tur piedāvā, vai ne? Un jautājums ir, vai tev ir jāpieliek pūles, lai tu atrastu to visu,
vai tomēr esmu piestrādājis pie tā, lai tu tā kā atnāktu uz mani, vienalga, kur, kaut vai Google ierakstu un tu uzklišķini, un vai tas iedod tādu, tā kā, kad man ir viegli tikt pie manis, pie tā, ko es daru, vai pie tā, vienalga, kas tas tur tajā piedāvājumā ir. Nu jā, un jo grūtāk tas ir, jo lielāka pretestība tam cilvēkam tajās smadzenēs tajā brīdī ir pierakstīties pie tevis, un viņš aizies tur, kur tas ir vieglāk. Un tas pats arī tas populārākais iemesls, kāpēc cilvēki iziet no mājaslapām, nu, gan jau esmu dzirdējis par tām bounce rate, un viņš iet mājaslapā, viņš saprot, te neko nevar saprast, tad divas smadzenes sašķobjās, iziet ārā vienkārši. Tajā pašā Googlē ņem nākošo, atver vaļā, bišķi kaut ko saprot, bet kaut kas nav skaidrs, aizver ciet. Atver nākošo, te viss ir skaidrs, sazinies ar mani beigās ir, vai kaut kas tāds, vai nobuko to zvanu, rezervē to vašu zvanu vai kaut ko tādu. Šitais ir viegli, saprotam, es saprotu, kas būs arī tajā zvanu laikā un viss pārējais. Un viss, es vienkārši spiežu, norezervēju laiku un es zinu, ko sagaidīt no tā. Nekā vienkārši paļauties uz kaut ko, kur tu vispār nezini, kas būs. Un tad tev būs visas tās neērtās situācijas, tur kaut ko tur runāt, un man besīs, es negribu, lai viņš man pārdod, viņš droši vien man bāzīsies virsot, un bla, 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 viss pārējais. Ja, tāpēc mēs ar ļoti lielu uzsvaru šajā sarunā liksim uz satura radīšanu kā tādu, jo tas ir viens no, man liekas, pat vienīgais veids, kā tu tiešām veido attiecības ar cilvēku, nekad ar viņu nesatiekoties. Un varbūt labākais piemērs, ko es reiz no sevis papildināšu, ir, kad man ir neskaitāmas sarunas uzsākušās ar cilvēkiem, kur viņi atsaucās uz kaut ko, ko es esmu kaut ko nofilmējis, kaut kur nopublicējis, kaut kur pieejams vai kādā webinārā vai lekcijā kaut kur teicis. Vienkārši cilvēkiem ir daudz vieglāk pie manis atnākt un uzsākt sarunu, jo viņiem jau galvā ir jau kaut kādas tēmas, viņiem jau ir bijušas diskusijas ar mani, viņš jau ir izrunājies savā galvā ar mani. Man pat ir mentorējumi daži jaunieši, kur citreiz viņi tā kā domā, vajadzētu tā kā uzrakstīt ārim sarunāt konsultāciju, bet tad es padomāju, ko tu man jautāt, un man vairs nevajag. Viņš jau tik jau galā, un viņš aiziet tā. Viņš zina tev pieeju vienkārši. Jā, viņš zina, kā es strādāju, tikai ko es uzdodu tāpat, kuras jautājumus. Un tad viņš tāds, es sapratu, ka nevajag pašam jāuzreiz aiziet. Bet, ja tu nebūtu devis tik daudz to bezmaksas saturu, tad viņš varbūt tās nenoķer to sajūtu. Man liekas, ka tas arī labs piemērs ir, kad tu jau kādu laiku, tu jau es nezinu, cik gadus tu taisi tās savas speak easy sarunas, ja runā viegli sarunas tagad. Nē, tas šogad tikai ir tieši tās sarunas. Live sarunas kā tādas, jā. Tagad pagājušajā gadā beigās sāk, bet būtībā šogad tikai tā nopietnāk. Bet caur to video vai caur šitām visām lietām, tas cilvēks jau ir noķēris kaut kādu sajūtu par tevi. Viņš jau apmēram zina, kā tu, ko tu, piemēram, prasīsi. Viņš zina, cik ātri es runāju vai cik lēni es runāju. Jā, vai tas iet kopā ar viņu to personību. Jā. Un šitais ir arī ļoti, ļoti svarīgi. Pieņemsim, tad, kad es gatavojos tām savām pārdošanas sarunām, man no tā, ko es stāstīju. Daži arī acis ir, daži pieslēgušās. Varat uzmest īkšķīšu un novērtēt no 1 līdz 10, kā klients atrod tevi, kā tev liekas no 1 līdz 10, cik labi klientam ir atrast tevi. Jā. Un tas, ko es gribēju teikt, un ne par tām pārdošanas sarunām, es pirms zvanu tam cilvēkam, es pameklēju pilnīgi visus sociālos tīklus, YouTube, vispārējo, kur es cenšos atrast kaut kādu informāciju par viņu. Ja viņam ir YouTube video, es paskatos to YouTube video, es šodien tev stāstīju, bet mēs neesam tur runājuši šajā podkāstā, lai vienkārši saprast, kā viņš runā. Vai viņš ātri runā, vai lēni runā, vai viņš ir introverts vai ekstraverts, tādā garā vienkārši. Un pēc tām visām lietām tu jau labāk vari pielāgoties tam klientam, vai tam, ar ko tu runāsi. Un to var dabūt tikai caur video. Tad pa lielam. To var dabūt caur video vai tiešām tiekoties, bet ar visiem jau tikties nevaram. Tāds tā kā, jo man arī vēl pagājušajā nedēļā sāk kaut kā vairāk birt iekšā arī pieteikumu uz privātajām konsultācijām, un tad es tieši šito, ko tu tikko teici, es sāku izmantot priekš sevis, taisot šīs 30 minūtes bezmaksas konsultācijas, ir 10 minūtes pirms es sazvanos, es veru vaļā Google, es ierakstu vārdu uz vārdu, skatos, kas tu esi. Tu man pieteicies, un es gribu redzēt, kā tu sevi pozicionē, kas ir redzams, kas nav. Un vai tas sakrīt ar to, ko tu man ierakstīji, kā kaut kāda problēma, vai šito es gribētu risināt. Man uzreiz pirmā gada papamēs iekšā, un es skatos, labi, tas grib būt biznesā, profilbilds galīgi garām, tad es ātri skatos, un tad es runā par to, ka mums tur gribētu sakārtot skaidrību. Labi. Tas reiz iedod man tādu priekšstatu.
Jo citādi, ka 30 minūtēs ir grūti kaut ko vērtīgi dabūt ārā. Ne. Un tev arī vieglāk viņam palīdzēt ir tajā brīdī. Tieši tā, tas iedod daudz vieglāk iespēju pieķerties. Aiziet, kā mēs šito varam strādāt. Labi, kas tas ir, kur tas ir, cik ilgi jūties tā, un ko šitām, tu uzreiz punktam ātri saliek un jau izstrādāja kaut kādu rīcības plānu. Un pēc 2 nedēļām jau var mērīt jau to visu. Būtībā mēri jau, bet tad var atskatīties uz rezultātu. Bet tas sliktais piemērs atkal. Daudz saprot, ka tā ir. Es saprotu, tu saproti, cilvēks saprot, nē. Bet kāpēc tu nedari neko lietas labā? Tie paši uzņēmēji, pieņemsim. Ja es ierakstot Google, neko nevaru atrast par tevi, vai es ierakstot YouTube, nevaru atrast nekādu informāciju, tad vienkārši vajag kaut ko, vismaz kaut kādas pamatsieli. Kaut arī tajā pašā mājaslapā. Man patīk, kad mājaslapās parasti ir tas par mani stāsts, vai ne? Kaut kāds. Bet, ķeksīšu pēc. Jā, ķeksīšu pēc, viņš tur ir. Bet iedomājieties, ja tur būtu video vienkārši, kur es jūtu, kā tu runā un kā tu komunicē. Tas pilnīgi citu vērtību nekā vienkārši tas kā viņš tur sauc, kā varētu pateikt, tā neinteresantāk, lai tas cietais, kokainais, tas par mani stāsts garlaicīgais. Tas ļoti formāls, akadēmisks. Jā, un tas nevis vienkāršā veidā, vienkārši noķert to sajūtu, kāds tu esi kā cilvēks, jo es jau ar tevi strādāšu kā ar cilvēku, ne jau kā ar to formālo čali, kurš tur ir uzrakstījis, uztaisījis beigot to portfolio. Un man liekas, ka tagad vispār jo vienkāršāk tu māki komunicēt, jo vieglāk tu māki likt savam klientam saprast, ko tu dari, jo veiksmīgāks tu būsi. Jā, tāda kompleksas, jau sarežģītas lietas nogalina jebkuru rīcību katrā ziņā. Jo nevienīgais tavs biznesa modelis nav sarežģīta lietas pasniegt. Sarežģīta lieta inženieris. Es visu vienkārši uzteicu sarežģīti. tā ok, jā, forši sapratu. Bet atkal izejot no tā, ko mēs tagad runājam. Tu jau ļoti ilgi taisi saturu, ne? Jā, nosacīt. Un kādam, kurš salīdzinoši, katrā ziņā vairāk nekā vairums. Tas noteikti, ne? Un es arī kaut kāds jau vairāk kā 2 gadus, man liekas, to savu podcastu tur mocu, kaut kā stumji lēnām uz priekšu, un kaut kas iet, kaut kas neiet, citreiz izlaiž, citreiz neizlaiž, bet pie lielam es esmu noķēris to sajūtu, kā tas ir kaut ko darīt. Un tas aizņem daudz laiku. Un tad cilvēki tagad, kas klausās, ja citu uzņēmēju, varbūt tās domā, ka ok, bet tas ir tāds čakars vienkārši. Un tad viņi nesāk. Kas ir tas, varbūt tās, ko tu ieteiktu, ar ko vajadzētu sākt? Kas ir tas, lai nebūtu tā baļa sajūta, ka, ak, Dievs, tas ir tāds čakars, tas ir tik grūti, viss tik tās traks, lietas jāzina, tur tās gaismas un kameras un skaņas un vispārējais. Ir tehniskais, ja tas, ko lielākā daļa no sākuma nobīstās, no manas puses, noteikti šo gribu teikt, mēs visi domājam, ka kā ir tas, kas attur. Kā nekad nav bijis tas, kurš attur. Jo resursiem mums ir pieejami, kā kaut vai paņem reku telefons, bum, reku kamera, reku mikrofons. Jā, šeit, runā, tavs podcasts ir sācies, vai ne? Vai, ja tu nezini, ja tev nav tāds telefons vai kāds tur cits, atnāc uz Speak Easy vai paprasti kādam radiniekam, vienmēr atradīs tehnoloģijas mums. Mēs esam tajā punktā, kur tehnoloģija vairs nav problēma pirmām kārtām. Jā. Jautājums, cilvēki ieslīgst tajā, cik grūti tev tā tehnoloģija. Protams, tu gribos rekrutēt, labāks mikrofons, vēl viens mikrofons, un tur ir kaut kāda kamera, un tad mums ir gaisa mirone. Ja gribās jau ar vien labāk un labāk vai kaut kādu konkrēto stilu, tad būs jāstrādā pie plāna. Bet, es gribēju vienkārši piebilst, es sāku savu podcastu ar telefonu un ar tādām austiņām. Tā es sāku savu podcastu. Jā, parasti vienkārši telefons un austiņas. Jā. Un es 6 mēnešus sev mocījos, nevarēju panākt aizmigt. Es domāju, es gribu sākt podcastu, bet nevaru saņemties. Tas nav šitais. Vienkārši vienu dienu pieceļos, izbēsījies, paņem austiņas, sazunās. Ir tāda platforma Anchor.fm un viss, un vienkārši sāc ierakstīt. Jā, un tieši tas, par ko tu runā, ir, ja tu nekad neesi taisījis, es vienkārši domāju par podcastu vai pieliec kameru klāt, un tas ir videokāsts, ja vlogs gan reiz sanāk vai kaut tāds. Ja nekad neesi taisījis, tad nav svarīgi kvalitāte, svarīgi ir patrenēt muskuli, vienkārši runāt. Un es parasti pasaku tā, loģiski, jeb kognitīvi varētu saukt. Atceries, ka tu to visu vari izdzēst pēc tam. Safilmē, pasties pēc pusgada, ko tu izdarīji, ja patīk, atstāj, ja nepatīk, vienkārši izdzēst to visu, noraksti, kā šis man bija labs mēģinājums, un ja tu gribās turpināt pēc tam, forši taisa nākšajā līmenī, pēc labāks varbūt mikrofons, pēc labākas kameras un vēl visu kaut ko citu, un tādā ziņā, bet pirmais vienmēr ir tas, kā ir briesmīgs tas teiciens latviešiem, ir, bet pirmie kucēņi jāslīcina, šis ir pilnīgi par to, bet te es runāju par tādām tehniskām lietām, un es vēl tieši pāris dienas apakaļ ar vienu klientu tieši strādājām par to tehniskais.
nav problēma. Arī tam cilvēkam nebija tehniskās lietas problēma. Problēmas bija iekšējās sajūtas, kas bremzēja. Un šis ir pavisam jau kaut kas cits. Jo tieši tas sistēmas, procesi, to mēs visi saprotam. Mēs ierakstām Google, un mums izskatīs 40,000 veidi, kā uzsākt podkāstu. Un te tas svarīgākais ir, cik apzināti mēs spējam tikt galā ar to sajūtu. Un tam cilvēkam vienkārši ķermenī iekšā viņam sažņaudzās viss. Un tad es, protams, palīdzu ar to tikt galā. Un tagad tikai ar to pašu emociju galā saprast, no kurienes viņš rodās, kāpēc viņš ir akumulējusies kaut kas tā sajūta 20 gadu laikā, un tagad man jātiek no viņas vaļā. Ir pilnīgi neracionāli, pilnīgi neloģiski. Bet, piemēram, tādā veidā tiek no šīs sajūtas vaļā, un tad pēkšņi atcerās telefons, parādās austiņas, un viss var izdarīt uzreiz. Un tad te ir jāstrādā ar to, kas tad ir tas, kas man tieši īstenībā bremzē, vai man bail, ka par mani smiesies, vai man bail, ka mans radinieks ieraudzīs vai dzirdēs to, ko es saku, un viņš teiks, ak, Dievs, kāds tos lohs tur. Vai bail, ka kāds priekšnieks vai kolēģis ieraudzīs, ko tu tur posto pusdienu laikā. Es nepostoju pusdienu laikā, tas ir schedule, tas vakarā ierakstīju, un es ieliku. Es tikai ieliku, lai viņš parādās tad, kad tu ēdīsi pusdienas, nevis tad es ierakstīju. Un te pat to ir runa, kas tad ir tās īstās atrunas. Es pat ieteiktu ar uz lapas rakstīt, kas man jātur, un vienkārši sarakstīt viss, kas nāk ārā. Jo tas viss ir emocionāls problēmas, un tas ir tas, kas ir visgrūtākais tikt galā. Kas tu esi pa ekspertu? Ko tas vispār var pateikt? Kādu, vispār varbūt nes pieredzi viedokli izteikt, tas arī var likties grūti. Jo ir cilvēki, kas vienkārši savu viedokli močī visur un visu laiku, un ir cilvēki, kuriem tiešām ir labs viedoklis, bet viņi nesaka. Un tad tas, ka vairāk uz tiem grib, tev viņš ir labs, kad tu runā, cilvēki klausās, viņi pēc tam pasaka, wow, tur jau palīdzēja saprast kaut ko, es tagad zinu vairāk, vai man tagad ir skaidrība, tiešām, jā. Un tie cilvēki runā pārāk maz. Tāpēc, es domāju, ka viņiem vienkārši negribās runāt, jo viņi saprot, ka viņi nav jēgas tērēt enerģiju, jo tas viss aizņems daudz laika. Bet, ja tu nesāks runāt, neviens cits jau nezinās, cik tavs superīgais viedoklis ir labs, un tad tie, kas vienkārši runā, tagad bija tas cepiens kaut kādu laiku atpakaļ pa tēm. Atceries, Rebaltika bija uztaisījis arī to sižetu par tām selerijām, un kas tur bija, kad tur tās selerijas ārstē pret kaut kādām slimībām un tā tālāk. Tu nezini to, bet es tev tagad... Jā, bija kaut kāds tāds. Un tad tie influenceri, tie cilvēkam ir kaut kāds sekotāji pulks, bļaustījās par šitām lietām un vienkārši promotēja to selerijas, visas tās dzeršanas un vispārējo. Un iedomājies, un tad visi tie cilvēki, kas seko, viņi vienkārši redz, ka tas cilvēks par kaut ko tādu runā. Ja jau tik daudz šitam seko, tad jau laikam, ka tas ir legit. Laikam jau, ka tas ir normāli. Vai kāds izvērtē. Citiem, protams, liekas, ka nav, citiem ir. Bet tiem, kam tiešām ir ko teikt, tie, kas grib kaut ko teikt, vienkārši nesaka. Tie, kas var paprasīt, kur tev pētījums selerijām. Tie, kas māk izanalizēt to informāciju, tie vienkārši sēž un neko nedara. Un tad kā tad var zināt, ko tu vispār saproti, ja tu nerunā, ja tu nevienam nestāst? Un tad bieži vēl es esmu dzirdējis arī, es pats arī kādreiz tā darīju. Man bija tā, kad es cepos vienkārši, es reāli cepos, es skatījos, domāju, ko tu runā, kādas viesas tu runā, pilnīgs muļķības. Un tad es pats pagriezu atpakaļ, ko tad es sēžu un neko nesaku. Un kādas man tiesības cepties vienkārši, viņš tu vismaz runā. Un tad tas pats arī bija pa podkāstiem vienkārši. Mēs ar čomiem tur gribējām sākt. Visi cepās, kā viņš runā, kā tas intervē, kā tas stulbi runā. Tad, kad tu pats piesēdies pie tā mikrofona, bļoviens. Reāli traki. Nevar parunāt viss. Un tad tu sāc filtrēt, sāc saprast, laikam, ka tas tam paiet kaut kāds laiks. Un tu arī teici par to, ka ir, mēs tagad runājam tikai podkāsts ir kā piemērs, bet mēs arī varam runāt vienkārši par tiem pašiem bloga rakstiem vai video formātu vai jebkādu saturu veidu, ko tu es tev gribu papildināt uzreiz, kaut kur teicu. Mēs runājam par podkāstu, bet atveru telefonām kameru, uztaisām bildi. Tagad mums ir bilde. Klikts. Mēs nofočējam tiem, kas klausās audio. Pēkšņi mums ir bilde. Tur mums pretī ir kamera, mums uzreiz ir podkāsts plus video. Mums ir tā kā avatars, kurš ir ieliekams Facebookā, viņš ieliekams Instagramā, viņš ir ieliekams YouTube, viņš ir ieliekams Anchorā, ja būtībā visas tās audio platformas, kā tas Spotify un iTunes un visur viņš reiz parādās. Un viņš uztaisīja vienkārši vienu bildi, nosedzam tur, cik daudz tās platformas uzreiz. Un es esmu tas klasiskais cilvēks, kurš vienkārši uztaisīja bildi, ieliek Instagramā, pļāviens, ko lai pierakstu. Es nemāku rakstīt, nelikšu neko. Vai arī ieliek vienkārši to bildi bez nekāda stāsta. Un tad tajā brīdī atkal nāk klāt tā rakstīšanas tā māksla, kas man tagad ir izaicinājums, ko es mācos. Vienkārši katru reizi, kad es ierakstu kaut kādu podkāstu, man ir grūti izdomāt to aprakstu tā, lai viņš ir kaut cik interesants tam cilvēkam. Un tad,
Un tad tu mācies lēnā garā vienkārši tās visas lietas darīt. Nu, mācies tur rakstīt, tur ir copywriting, viss pārējais. Ārs vēl joprojām fočē. Atkal tiem, kas klausās audio, tikai pēc tam vēl. Gribēju labāk bildi. Jā. Un vienkārši tas viss, tu mācies kaut kādā lēnā garā. Un tāpēc, atlicot atpakaļ par to, ko tu teici, tajā Google jau var atrast tos 50 rakstus, un tajā YouTube arī var atrast. Un es esmu tas čalis, kurš tos 50,000 rakstus ir izlasījis, jau kā to visu darīt. Bet tikai tad, kad es sāku to podkāstu vienkārši pats taisīt, tad es sapratu, bļā, viņš pilnīgi savādāk, kā tur bija rakstīts. Nu, jo tad jau es izdzīvoju, tad sākās tas lielākais čakars. Nu, tā. Teorijā jau viss ir smuki. Mēs jau varam teoretizēt par to, kā klients tev atrod, bet beigās jau viņiem tāpat ir. Ceļš tu piedāvā. Zinu, ka daudziem pat vispār nav nekādas opcijas. Viņi neko nav sagatavojuši, lai viņi atrastu no mutes mutē. Cilvēki mani zina, es daru labu darbu, mani iesaka un mani atrod. Yeah. Un forši. Ja tas pilnībā nosedz tavu to noteikti laiku un tas atbilst taviem mērķiem un, iespējams, peļņai vai visam, ko tu gribi dzīvē darīt, forši. Bet tajā pašā laikā, tu jau nekad nezini īstenībā, cik daudz tu vari aizsniegt un cik daudz cilvēkiem tu vari palīdzēt. Yeah. Vai cik daudziem vispār varbūt, ja tu esi Kurzemē, varbūt no Latgales kādam interesē, ko tu tur, kādu medu tur taisi, tur savā tur sabilē, Tieši tā. Es tur no Turlavas esmu oriģināli. Viņam nav ne jausmas, viņam būtu interesanti aizbraukt, piemēram, nevis tev kā klients, bet viņš gribētu aiziet pieredzes apmaiņā. Un viņš gribētu, piemēram, es tur klausos tavus tos video jau tur 8 stundas, un man liekas, ka būtu laiks iepazīties. Un tādā ziņā tas ir interesanti. Un katram tas stils jau ir atšķirīgs. Tas, man liekas, ir tas foršākais, ka mums katram ir atšķirīgs stils. Un viņš izkopjās. Jā, un tad arī tu izvēlēsies tos cilvēkus, vai tos satura veidotājus, vai tās kompānijas, jo tev patīk tas viņu stils. Un tas arī viss. Un zin kā, un tiem cilvēkiem, kas varbūt tās tagad klausās un domā, bet manī neviens neklausīsies. Pļāviens, ir visādi cilvēki. Vienkārši visi tevī neklausīsies. Protams, varbūt cik mums tagad 3 cilvēki klausās, mums citreiz vispār vienkārši, es nezinu, cik daudz. Šis vēl jauns podcasts. Jā, bet vispār cik daudz klausās. Un tad es domāju, ka vispār nevajag iespringt uz nekādiem cipariem. Pa lielam. Ir labi mērīt, tas pilnīgi noteikti. Ir jāsaprot, kur tu sāc, un jāskatās pēc nedēļas, pēc mēneša, pēc ceturkšņa, pēc gada. Ir labi mērīt, pilnīgi noteikti. Bet tas, ko es jau, man liekas, otrajā vai kurā mēs runājam par to, nevajag iespringt uz tur pēc iespējas vairāk laikiem, vai vēl kaut ko vajag tomēr domāt, vai šitie vārdi, ko es pateikšu tagad, vai viņi palīdzēs tev, vai tieši tev. Ja tev nodara tā, piemēram, uzņēmēja zona, ka mēs runājam par šīm, piemēram, saturlietām, mārketingu vai pārdošanu, un ja tu saproti, ka tev veči tomēr parunāt vairāk par to, mēs tagad tev dzirdam, parunāsim vairāk par to, un tādā ziņā, vai tas aizsniedz tieši to īsto cilvēku, un tas ir tas svarīgākais jau mūsdienās, jo mēs visi esam dzirdējuši to informācijas pārbagātību. Un viņi jau nemazināsies, viņam tikai vairāk. Tāpēc jau mums nav jārunā ar visiem, mums ir jārunā ar tiem, kuriem mums saskan. Jā, un arī tas pats piemērs, ko teicu, par to video filmēšanu, par tām tehnikām un visām tām lietām. Man patīk, ka publiskās runas treneri un tādi cilvēki vienmēr runā un stāsta par to, kā tikt vaļā no tām bailēm, kāpēc tu tās skatos. Tas pats arī ir, ka tu taisi kaut kādu šitādu veidu saturu, vienalga tas ir podcasts vai video, ka tu vienkārši tik ļoti fokusējies uz sevi, ka tu aizmirsti par to savu auditoriju, kurai tad tu īstenībā taisi to saturu. Viņiem jau neinteresē, kāda tev mati ir, varbūt tās, labi, tev jāizskatās ok, vai ne pa lielam, bet viņiem jau interesē tas, ko tu viņiem vari iemācīt, vai tas, ko tu viņiem vari dot. Ja tu izklaidē viņus, tu viņus izklaidē. Ja viņiem ir smieklīgi, tad tu esi panācis to, ko tu dari. Ja mēs runājam par uzņēmējdarbību, un ja kāds var vismaz kaut vienu no šīm lietām pielietot pārdošanā vai pat tajā pašā mārketingā, tad jau mēs esam panākuši to, ko mēs gribam panākt. Tas mūsu mērķis piepildīts. Nevis vienkārši mēs runājam, tāpēc, ka ir stilīgi runāt, vai mēs taisam podkāstu, tāpēc, ka ir stilīgi vienkārši tagad šajā brīdī taisīt podkāstus. Kā jau bija tas, vai ne, pirms kaut kādu gadu atpakaļ, kad visiem bija podkāsts. Ne visiem, tur lielai daļai. Kad Covid pavērās, tad uzreiz visi atcerējās, es tur kaut kad sen gribēju runāt par tām lietām. Jā. Un tad vienkārši fokusēties uz to, ko tu, uz to savu klausītāju vai uz to savu auditoriju, vairāk nevis uz sevi, jo viņam neinteresē, kas tev kājās ir. Vai kā tu izskaties, vai ko tu šodien pusdienās ēdi. Viņam interesē tā tava pieredze, kuru tu viņam var dot, ar kuru tu viņam var palīdzēt. Ja mēs runājam par šādiem podkāstiem, tas, ko mēs darām tagad, man palīdz vizualizēt domu, ka šeit mums telpā ir vēl 15, 25 vai 1000 cilvēki. Un šis filtrs man palīdz saprast, vai
tas, ko es saku, tiem cilvēkiem iedos vērtību. Jā. Tā kā būtībā es redzu, ja tur ir 10 cilvēks, un 20 acis uz mani skatās virsū, 20 smadzenes tur lai kaut ko tā kā tur ģenerē, viņas tā kā mēģina vilkt kopā visu to lielo bildi, un viņas tagad, vai tas man ir, tā kā viņš jau laiks skatās, vai tas man vērtīgi, vai tas man tā kā, vai der vai neder. Un tā kā es no sevis cenšos tā kā labāko tā kā izteikt, lai tas papildinātu to. Jā. Un, ja mēs runājam par tādām publiskajām uzstāšanās bēlēm, ja kādam tiešām liekas, ka tev viņas ir, man 10 minūšu tehnika, kā var tikt ar to galā, tur nevajag neko vairāk. Bet tas jau cits stāsts, un tur tu vari atsevišķi pieteikties. Var atrast mani Facebook. Raksta man personal message. Izliek caur tām cilpām visām. Jā, izliec caur visām uguns cilpām, lai nokļūtu pie manis. Jā, un, jā, bet vēl par to pašu saturu. Ja tas, es gribēju pieminēt vienkārši, arī tu teici par to, ka, kas palīdz. Man, piemēram, sākumā bija tā, ka es sāku tikai ar audio. Man nebija vispār nekāda video nekur klāt, un tad es sāku savu podcastu taisīt. Un man pēc tam vēlāk es atklāju, ka man vēlāk bija vieglāk sev nofilmēt, jo pirms tam es arī biju tur visādos kursos gāju cauri, un tur bija daži no uzdevumiem sev filmēt, likt tos video tajās grupās un dabūt kaut kādu feedbacku. Un es vienmēr vienkārši tā mocījos ar tiem video. Es vispār nevarēju parunāt normāli. Angliski arī tad, visādās tur un ar ārzemju lapās un tādā garā. Welcome to my shop. Yeah, come again. Thank you, come again. Thank you, come again. Un vienkārši tad vēlāk es sapratu, ka, ja es sāku runāt audio, es kaut kā iemācījos bišķiņ, ar mazāk liekvārdību izteikties. Un tad es sapratu, ka man arī video vieglāk uzfilmēt ir. Un viss, un tad tā lēnā garā kaut kā, tagad es netaisu tieši daudz tādas tieši video saturs, bet man vieglāk, piemēram, pašam podkāstā runāt ir. Bet tas, ko es gribu pateikt, kad nevajag taisīt to, no kā tev ir nērti, tu, kas klausās vienalga. Zin kā, ir daudz cilvēku, ir lasītāji, ir rakstītāji un ir tie, kas patērē saturu audio formātā, vai ne? Un tad lielie krutie influenceri, jeb krutie visi, es nerunāju par tādiem influenceriem, kādus mēs redzam te Latvijā, es runāju par influenceriem, kas ir reāli cilvēki, kam ir kaut kādi uzņēmumi, nezinu, viņi tur kaut kādas kursus pasniedz, vai viņi kaut ko citu dara, tādu veidu influenceri, vai nezinu, viens politiķi, Baraks Obama ir influenceris, Trumps ir influenceris, tāda veida, ne? Tas, ko es gribu teikt, ir, kad izvēlies to, kas tev visērtākais ir. Ja tu sēdi visu laiku mājās ar treniņbiksēm un ar izpūrušiem matiem un ar noaudzes bārdu. Un tu gribi, lai tev nekad neviens neieraug. Un tev neviens neieraug, jā, tad vienkārši iedomājies, cik viegli ir paņemt mikrofonu, tev pat nav jāslēdz iekšā kamera un vienkārši runāt tajās savās trenuškās, ielien skapī iekšā. Šitam podkāstam intro ir skapī ierakstīts, jo tur vismazākā skaņa ir, es ielīdzu skapī goda vārds. un jo tur vismazāk atbalsts ir un vienkārši ierunāja. Un neviens pat to neredz pareizi. Un tad vienkārši, kas tad tev ir tas ērtākais vai vieglākais? Ja tas ir audio, ņem mikrofonu runā, ja tev patīk vārīties un runāt. Ja tas ir video, un ja tev ir ērti video priekšā, es zinu, ka ekstravertiem cilvēkiem droši vien tas būs viegli, vai ne? Viņi vienkārši ņem un pagriež sev un runā tiem, kas vienmēr visur cilvēkos viegli un tā. Un tad ir tie cilvēki, kas lasa vai raksta. Nezinu, tu brauc sabiedriskajā transportā, tur kāds vienmēr būs, varbūt tās, labi, tik daudz, varbūt nebūs daudz cilvēku nelasa. Bet kāds, kad ar Kindlu vai ar grāmatu rokās. Kindles varbūt nebūs tas populāri. Tu jau telefonā visi jau. Jā, vai telefonā lasa. Būs kāds, kas lasa. Un tad te iet runa par to, ka ir dažādi cilvēki un dažādi cilvēki patērē saturu dažādi. Man patīk klausīties audio podcastu, tāpēc es vienmēr visu laiku pieminu, ārsts ir uz video, vai ne? Es atkal gribu, lai vienkārši tas audio kaut kā ir tas manējais. Es arī pārsvarā, ja ir, tad es klausos. Arī tas video ir vēl kā papildus formāts klāt, jo zinu, kad ir labi redzēt, jo es sapratu kaut kad jau, pat pirms posnos, pirms pirmā turisma uzņēmuma vienā brīdī es piefiksēju, kad bija tāda ceļošana Indijā, kas bija tāds 5 mēnešu projekts, kur 2015. gadā, kur es sapratu, ka mēs ceļosim 5 mēnešus Indijā, cash mums varbūt ir 2 mēnešiem, un mēs meklēsim sponsorus un taisīsim šo kā tādu projektu, kur mēs filmējam dokumentālo filmu. Un es sapratu, ar audio būtu par maz. Yeah. Dokumentāla filma. ar blogu ierakstiem būtu pilnīgi noteikti par maz. Yeah. Un lai arī cik kājas varbūt tajā brīdī trīcēja, es zināju, ka lai šo ideju no šī brīža var iznest, tas reāli sanāks jau 6 gadus apkārt, tad vēl influenceri nebija tik influencīgi. Un tad vienkārši man bija kamera, kuras bija Vācijā lēnām. Es jau biju trenējis to pašu savu dikciju, to man spēju izrunāt. Tas sāk gan 6 gadus apakaļ. Un tad ekrāna, tad man otrs kolēģis, kur mēs kopā braucām,
Viņš tā kā, mēs pērkam biļetes, viņš arī tur hypes, un es domāju, reku brīdis, izmet ārā kameru, izmet ekrānu ārā, uzspiež rekordu, reku, ko nopirkām biļetes, un tu otrs tā kā viņam nērti, man nērti, bet mēs abrunājam kamerā, jo es sapratu, ka šis ir ātrākais veids, kā mēs varam iepakot šo emociju, lai tu vari dzirdēt, un lai tu viņu vari redzēt, un lai viņi tā kā, šitiem džekiem mēs gribam pākšos 5 mēnešus pastīties, ko viņi dara. Un tad, ja mēs mēnešu laikā vienkārši, varbūt man vēl palīdzēja tas, ka es protu montēt. Es jau pirms tam, es pat raidījumus montēju vienā brīdī, jau pirms tam televīzijas raidījumus, tā kā es zināju, kā to visu likt kopā arī. Tā kā tur es esmu pavadījis savus 5000 stundas noteikti. Kas bija par raidījumu? Ko tu montēji? Ievas pārvērtības. Ievas pārvērtības. Es dzirdēju to, ka tu esi montējis, bet neatceros. Bet tas bija 4 epizodes būtībā. Es nezinu, cik es man liekas, kaut kāds 300 stundas pavadīju vienā mēnesī, vienkārši iekšā ekrānā montējot to visu. Ja vienkārši man grūti samontēt bija to, kas tas ir. Bet tas man palīdzēja. Montāžu pirmās reizes, atceros, es esmu daudz. Ja mēs ritīgi atskatāmies chronoloģiski apakaļ, pirmo kameru nopirku kaut kādā tur, laikam, 13. gadā un vienkārši aiz kauna gāju mežā uz soliņu filmēt, ierunāt savas domas. Un tad es sapratu, kas man sanāk, kas man nesanāk. Tad ar vienu draugu kopā uztaisījām vienu aplikāciju, un tad neviens cits jau nav. Es pats taisīšu to. Tad es arī aizgāju uz stabilizatoru, nopirku, uzliku kameru sev pāri pa plecu un filmēju to, kā es ar pirkstu veidu cauri aplikācijai un runāju iekšā, kas tur ir. Tad jau pēc tam bija pirmās reizes, es mēģināju, kā ir atvērt tāds fliptas ekrāns, ka es redzu sevi, un tad es eju cauri pilsētā, it kā runāju iekšā kamerā, un tad ļoti nērti. Joprojām tas man ir nērti pilsētā runāt tādā veidā. Un kad citi apkārt redz, ka tu runā kamerā. Jā, un tad es tāpat apguvu vairāk to montāžu, to es kaut kā tā hobija veidā biju apgūs. Un tad jau Latvijā, tad, kad bija šis projekts, tad es sapratu, ka šis ir brīdis, kad viss, ko es zinu, bija jāpako, lai notirgotu ideju. Jā. Un tad mums bija mēnesis, jo bija jālido projām, tad mēs tikām iekšā vis kaut kur tur. Kaut kādas intervijas bija rādio, bija un televīzijā bija vienkārši ātri izgāja cauri, tāpēc, ka mēs varējām piegādāt video. Tāpēc, ka mēs varējām piegādāt to, ko mēs sakam. Un tad, kad tev šis kombinējās kopā, tad cilvēks daudz ātrāk panesās. Jo podkāsts ir lieliski, kā tāds satura nodošana, kā tagad. Bet, ja gribās rūtīgi, lai pavāk līdzi, tad, man liekas, vajag, lai cilvēks arī redz vizuāli. Lai viņš redz, kam viņš valkās līdzi. Nevis iztēles auglim, jo, ja tu nekad neesi redzējis mani vai Mairi, tev ir bildi galvā par mums. Bet, ja tu mani esi redzējis, es zinu, ka tu mani esi redzējis. Tikai tev vairs nav tava bilde, tev esmu es, tev ir Elons Musks, tev ir Bills Gates, tev ir mūsējie visi politiķi, un tev būtībā ir jau konkrēts. Tev vairs nav iztēles auglis, tev ir konkrēts, kurš pēc tam atkal runājās ar tevi. Tu savā galvā pēc tam runājies nevis ar iztēles augli par mani, bet ar mani. Un tas ir tas, ka tur ir kastīte izveidota, ka tur ir Āris Birze kastīte. Un viņš uzdod šos jautājumus, un viņi man vienmēr besī, jo viņi man liek virzīties uz priekšu. Es pilnīgi piekrītu, ka ir svarīgi tiešām arī tas video, tas vizuālais un nekad iet klāt. Bet, kā jau es teicu, kas kuram ērtāk, ja nav tik drausmīgi liela pretestība uz to video, tas sāk kaut ko citu. Labākais ir sākt daļai par ko. Kaut vai raksts vienkārši, sāc ar rakstīšanu. Jo, tas pats blograksts vai kaut vai tajā pašā, Instagramā pieņemsim. Zini kā, man katru reizi, kad es postoju kaut ko Instagramā, man ir tas formālais. Un es mēģinu tikt no tā formālā vaļā. Kāds sakars, kāpēc man jāpieiet tik drausmīgi formāli tam Instagram postam? Ja jau man tur ir tie cilvēki, kas man seko, tie draugi. Stundās tevi apbežoja. Un vienkārši, un tad tu tur tik drausmīgi sarežģīji to visu, kad beigās tas cilvēks vienkārši neko nesaprot no tā. Un tad, tikai tad, kad tu vēlāk sāc kaut kādus vienalga tie paši video, tad, kad tu teici, vai kaut kādu audio vai kaut ko, tad aizies. Tagad, kad klausies, es tev aiztaupīšu tūlīt vienu jautājumu, kuru tev noteikti nevajag uzdot cilvēkiem vēlāk. Tas jautājums man bija kaut kāds jau gadus 7 atpakaļ, un no visiem maniem tā laika, tur 30 Facebook followeriem, ļoti labs draugs tāds Joe, Vācijā es dzīvoju tajā laikā, viņš tagad jau ir apgūst, man liekas, tur 3 atšķirīgas cīņas mākslas sports, vienkārši Džeks tāds tērauts. Un es biju ierakstījis, hei, cilvēki, man tagad gribās dalīties ar šo saturu un šīm izaugsmes zināšanām, kā jūs gribētu labāk lasīt blogā vai skatīties video. Un viņš abi. Viņš ir vienīgais, kurš atbildēja, dari abus, kādu šķiet, bet tad jau redzēs. Un tad tieši tikai ir, ja tu dēļ savas nepārliecinātības gribi uzdot jautājumu arī saviem followeriem, hei, kā jūs gribat tādā vai tādā formā, dari abus.
Jā. Visticamāk atbild jau zinu, jo es zināju, ka es gribēju video. Bet tas ir tāpēc, ka bet man vajadzēja apstiprinājumu. Šitais arī iet kopā ar to, ko es teicu, kad, es tev teicu, ka tie lielie influenceri, viņi vienkārši taisa visu saturu tikai tāpēc, ka viņi ir sasniegt vairāk cilvēkus, ņemot vērā to, ka mēs saturu patērējam dažādi. Tie, kas dzīvojās ar podcastu aplikācijās, tie, kas dzīvojās bloga, tajos tur un tie, kas video skatās tikai. Es, piemēram, sāku video taisīt tikai tāpēc, ka es zināju, ka tie, kas man klausās audio, viņiem nevajag varbūt to video, bet ir citi, kas varbūt skatītos video, jo viņiem atkal audio neiet. Un tādā veidā tu vari sasniegt vairāk. Un tad es vēl pabeigšu ar tiem pašiem influenceriem, tiem pašiem lielajiem čekuriem vai tām pašām lielajām kompānijām, kad viņi pat var izdarīt tā, ka kosmosa zinātne, es to dzirdēju kaut kad senāk, kā baigi nenormālo sasniegumu vai groundbreaking ideju. Tu vari paņemt vienu saturu un tu vari ielikt dažādās platformās. Tas tā kā mikrokontentu veidošana. Wow, aktīvs, cik ģeniāli. Tas tā, kad mēs tagad ierakstām podkāstu, es paņemšu šito video 3 minūtes, bet 60 sekundes, un mēs ieliksim Instagram kaut kādu daļu. Ja domājies, mēs tagad ierakstām podkāstu, te ir video, es pēc tam iemetīšu tur vēl, un tad vēl mūs tur redzēs. Aktīvs, 2 platformās, jau, jau tu esi. Tad tu vari paņemt aprakstīt. Cik liela tev komanda? Jā, tad tu vari paņemt aprakstīt, par ko tu runāji, un tas jau ir blograksts. Blograksts atkal palīdz tavam CEO, tā kā Search Engine Optimization, ja tev ir apraksts par to podkāstu vai to video, ja kāds meklēs Google, viņš atradīs to rakstu vai to blograkstu. Es tagad sāstu ideālo, piemēram, mēs lējam uz to, ka mums būs tas blograksts pie mūsu podkāstiem. Jā, es nerakstīšu. Jā. Tas nav mans formāts. Mums būs komanda, mums būs 20 cilvēku komanda, kas vienkārši to tiks galā. Pagaidām mēs iztiekam ar 2 cilvēkiem, bet reiz 10 visus. Celtspēja liela. Jā, un vienkārši, un tad tu to vienu saturu iepako dažādās platformās, un tas pats arī tu to pašu var redzēt, ja tu esi pierakstījies kaut kādās e-pasta listēs. Tu vari redzēt viens un tos pašus domu graudus, ko tu dzirdēsi varbūt tās no tā cilvēka podkāstā. Viņš tev atsūta e-pastu, kā e-pastu vienkārši ziņu, e-pasta marketings. Tur nav nekāda baigā kosmosa zinātne. Vienkārši šitajā platformā, šitajā te rakstiski viss. Jā. Nevis, priekš to, tur man tas vajag, tur man šitais vajag. Un tad arī, tāpēc man patīk tā podkāstā forma, kad es varu izgriezt tur 2 minūtes, iemest Facebookā, es varu izgriezt to minūti, ielikt Instagramā, es varu 15 sekundes ielikt storijā vai vēl kaut kur, un vienkārši tad, kaut kādā veidā savācās. Okay. Es varbūt ātri kopā ar tevi uzskaitīsim, kā klients tevi atrod, varbūt ātrākās versijas. Viens ierakstam Google, tā kā Āris Birs, vienkārši bum, rekvier, vai Māris Švīgers, vai ierakst savu vārdu. Ierakst savu vārdu, uzvārdu Google un pastāst, ko tu atrod par sevi. Draugam vēl galerī pēdējā 15 gadus. Kas tur bija? Tur vaļā bildi kaut kādas tusiņas, kur galerī neforši izskatās, ak, Dievs. Kur vienkārši vajadzēja būt jau pasaulē. Tāpēc man neaicina uz darba intervijām. Ieraugā to 10 gadu veco bildi kaut kur draugos. Jā. Ierakst Google tālāk. Jā, tikpat labi, ka draugiem LV pat var atrast. Atcīmredzot, tur vēl kaut kā 30,000 laikam iekšā viņi atrodas. Es nezinu, bet liekas maz. Okay. Kas ir dominējošais Latvijā? Google pats par sevi, vai ne? Otrs mums ir Facebook. Cilvēks skatās Facebookā, un ja vairāk biznesīgi, tad uzreiz, protams, LinkedIn mēt acis virsū. Ja gribas redzēt, cik tad tev tur ir vēlos uzvilkts tajā bildē būtībā. Man liekas, tas, ko skatās cilvēki. Tad jau pēc tam, kas nākušais ir, Instagram nestāst tik daudz, bet jau arī pačeko līdz, kas tas tajā ir. Man liekas, jau Twitters Latvijā ir tāds diezgan dominējošs. Ko es tikai tagad sāku mācīties. Pagājušajā nedēļā uztaisīju kontu. Es domāju, varbūt jāpastāst vēlreiz, kas tas tāds ir. Ja tur visiem baigi moči viedokļi ārā, es domāju, varbūt arī es turētu pamētāties ar viedokļiem. Tev vajadzētu tur būt, tāpēc, ka, ja tu vēl raksti, tad tas vajadzētu būt kaut kas, kur tev vajadzētu būt. Tās 250 zīmes es varu salikt kopā. tas nekas, ka grāmata 3 ir izdots. Bet, un tad tāds top 5, ja mums ir, tas TikToks, jā, noteikti tur arī, bet vai tas ir tas, kur tevi meklēs primāri? Visticamāk, ka nē, jo cilvēks gribētu redzēt tavu Facebook profilu. Viņš varbūt uzmetīs atskas tev Instagramā, bet visticamāk jau Latvijā dominē jau Facebook. Tā īsti neizbūk. Tur tev vajag, un tur vajag, lai tev izskatās, lai tevi var atrast kaut kādā veidā, lai tev tur tavs e-pasts kaut kur rēgojās, vai tavs telefona numurs tur ir pieejams, vai tev ir bilde tāda, ka tu izties pēc cilvēku, kuram, kurš laikam, es teikšu, kurš ir. Ar kur gribās ielaisties kaut kādās sarunās vispār? Es pat pēdējā laikā sapratu, nav jāizskatās tā, kā tu būtu tur, tas tur vislabākās CEO. Jā, tas pat īstenībā laikam baigi nestrādā Latvijā, ja tev gribās ar vienkārši cilvēkiem sazināties. Labāk strādā vienkārši, lai tu izties tīrs, sakopts. Cilvēks, ar kuru satiekoties, tev nebūs riebīgi. Tas tāds, hei, šis ir tāds pēc normāla cilvēka. Šis man neapzags vai neatņems telefonu. Jā, šis man tieši tā, tas vismaz kā viens. Vai arī viņš man neievilks iekšā kaut kādās schēmās.
Bet, ne par to ir runa, bet tāds, kas ierakst Google apps, kas tu esi, un tad jau pēc tam, protams, loģiski, ja mājaslapa kaut kāda, kas saistās kopā, tad skatīsies, jo mājaslapa tāpat, no tā nevar izbēgt. Jā. Un tad cik viegli tajā mājaslapā ir ar tevi sazināties? Jā, cik viegli navigēt, jā. Vai vēl labāk saprast. Man patīk, labs piemērs ir, kas man tagad reāli jāsaglabā. Jā, šī gada mērķis ir sakārtot arī Speakeasy lapu, jo man nesen uzdeva arī viens cilvēks jautājumu. Šeit es pastījos visu, arī tur Facebook lapu, es pastījos savu mājaslapu, un es teicu, man tomēr neradās tāda pilnīgi skaidrība, kāpēc man tur būtu jāiet. Un tad, kurš man pateica, fuck, jo man mājasdarbs uzreiz. Es saprotu, ka man jāpārtaisa kaut kas, man jānodefinē vēlreiz, kam tur jābūt iekšā. Ir varbūt cits attēls jāliek, ir varbūt teksts jāraksta, kaut kas noteikti 100 punktu, kaut kas jāņem ārā, tas ir garantēts vienmēr. Jā, un vēl piemetot šitam visam klāt, ko tu teici tagad, kāpēc vispār to visu vajadzētu darīt? Vienalga, ja tu esi tas pats fizioterapeits vai tas pats fitness treneris, kas ir, teiksim, maziem uzņēmējiem, vai kafejnīca vai frizētavu, tu esi. Kas tu esi? Es esmu fitness treneris. Skaidrs, ok. Tur ir vēl 5 fitness treneri, un tad vēl 7 tur kaut kur, un visiem ir tas PM, vienkārši, un pie visiem tik drausmīgi čakars pierakstīties, ir, ka Dievs, es labāk vispār neiz to zāli, bez jārā. Paliek vienkārši staigā tāds, kāds ir. Viss. Bet tas jau veido to uzticību, tas saturs vai tas viss, ko tu darīsi, vienalga tie paši blogi raksti vai tie paši video vai tie paši podkāsti. Cilvēks noķer to feeling par tevi un veidojās tā uzticība. Un te ir svarīgi saprast to, ka tas, ko es teicu, kad es šitien atkal neesmu par to runājuši, kad ir tai pārdošanā ir tie 5 līdz 7 touchpointi. Tas ir tas. Es pat ieteiktu tos touchpoints rēķināt mēnešos. Jā. Latvijā to noteikti var rēķināt mēnešos. Tu saki 5 līdz 7 reizes, kad mēs kaut kādā veidā saskaramies. Es ieteiktu to rēķināt. Latvijā cilvēks drīzāk konvertējās apmēram pusgadu laikā. Paiet gan pusgads, līdz kāds ir gatavs pieņemt vispār to lēmumu. Labi, es beidzot uzrakstīšu viņam. Rekur statistika, es tev varētu atvērt tieši tikko redzi. Pirmā tikšanās, es vienkārši jums, tiem, kas klausās audio, es jums izstāstīšu. Pirmā tikšanās ir iespēja, ka tu tam cilvēkam pārdos 8%. Ja tu viņu pirmo reizi dzīvē redzi, tas nozīmē, ka tas ir pilnīgs svešinieks. Un iedomājies, ja tu esi cilvēks, par kuru nekādu informāciju nevar atrast, tu reāli esi svešinieks. Un kāda iespēja, ka tu kaut ko man pārdos, vai ne, ja tu esi svešinieks? Palielam, loģiski, vai ne? 8%. Jā. Pēc tavas statistikas. Tas ir, es vienkārši iegūlēju pārdošanas kaut kādus tur tie touchpointi, un kas ir pie tā, pie kur konvertējās visvairāk. Tad otrais, tad, kad ir 2 touchpointi, tad jau tev ir 22% iespēja, ka tu pārdos vai jūs kopā kaut kādu biznesu bīdīsiet vai kaut ko tādu. Vienalga, nezinu, iedomājies, pieņemsim konkrēts piemērs. Tu zini savu draugu, tavs draugs pārdod veļas mašīnu. Jūs nerunāsiet par veļas mašīnas funkcijām, tu vienkārši tam draugam uzreiz prasīsi, jo tu ticēsi viņam, pa cik viņi iet, pa cik tu man viņu pārdos. 180 eiro. Ok, labi, es ņemu. Jo es jau uzticos tev, tu esi mans čoms, un es zinu, ka es to veļas mašīnu nopirkšu, un tu man neapčakrēsi. Viņi 100 punktu strādās. Ja viņi nestrādās, es tev vienkārši pateikšu, un visu, un tu viņu paņems atpakaļ. Bet, ja tu esi svešinieks, es jau sāku skatīties, kāpēc pārdod? 180 eiro? Jā, kāpēc pārdod? Tu brauc uz Angliju? Jā, visi jau brauc uz Angliju tagad. Visi brauc prom. Es kad braucu uz Kanādu, es šitā tenis ieliku es pārdevu visu savu dzīvokli Rīgā, kad es dzīvoju. Un es pārdevu veļas mašīnu un es teicu, es braucu uz Kanādu vienkārši projām. Jā, visi jau brauc projām kaut kur uz ārzemēm. Tur strādāt un kaut ko tādu. Es domāju, bet tas reāli brauc. Kā pārdošanas āķis. Jā, tā kad domā, ka mēģini tikt vaļā. Bet tas ir tas par to uzticību. Redz, tas ir tie 2 touchpointi. Tas kopā jau ir 30%. Jā, tie ir 2. Tālāk, ja ir 3, tad tur baigi neatšķirās. 2 vai 3 reizes ir tie paši 23%. Tas kopsumā ir 100. Tas būtībā ir katrs trešais. 20, trešais ir 23. Mēs ar statistiku šķetinām. Man patīk vienmēr par tām statistikām runāt, kad es dzirdēju to, ka 90% statistikas ir izrauta no zila gaisa, ka viņas pilnīgs bullshits, pa lielam. Bet šitais ten ir, es saku, tajā pārdošanas lapā, nezinu, cik viņi reāli, bet es ticu, ka kaut vai padomā, pats paklausies. No loģikas. Ja tas cilvēks tiešām tev nezina, tad kāda iespēja, ka tu viņam pārdos? Tad 3 touchpointi 23%, un tad 4 līdz 5 arī 23%, un tad 6 līdz 10 jau ir 15%. Tas nozīmē, ka tev vairāk neinteresē, tu vienkārši viņam skrien pakaļ, un tad 11 vai vairāk ir 10%, jo skaidrs, ka tu vienkārši to klientu trenkā. Tā tad šo visu pasakot, es gribēju vēl piebilst vēl vienu lietu, ka mums tagad arī te iet baigais visu laiku, kad jā, tev vajag reklamēties, un pirms pāris dienām tieši es redzēju vienu postu, kurā cilvēki komentāros tur dalās 2 zaļās, un tad tur cilvēks stāsta, ka, ja reklamējās, tad nevar pārdot. Tā tad neviens nepērk, tāpēc jau reklamējās. Zināji?
tā ir. Un es tā domāju, kā? Tas ir tā latviešu pieņēmums, ka, vai tev besīk, ka citi reklamējas, tu nereklamējies, tu esi baigais čiekurs, un tāpēc tevs viss pērk, un tā kā tas, ko tu pirms tam teici, iesaka no mutes mutē. Ok, iesaka no mutes mutē, iesaka nākušajam klientam. Vai tu to vari ietekmēt? Aiziet tas cilvēks prom no tevis apmierināts, un tu gaidi, ka viņš tev ieteiks. Viņš tev neiesaka. Cik jau man jāgaida? Un tas ēd un gaida, kad viņš man ieteiks. Nezinu, 1 dienu telefons, 2 dienas, nezinu, telefons, nedēļa jau pagājusi. Laikam jau, kurš papā aizmirst, neieteiks. Un tad pašam kaut kas jādara, vai ne? Un tad sāk kaut ko pats darīt. Un tad iedomājies, tad varbūt sāk reklamēties, jo vajag pārdot. Bet tā problēma, ko es redzu, tā pieeja, tāpēc arī mēs šodien runājam tieši par to, kā klients atrod, un tā attiecība veidošana tik svarīga ir, ka tajā pirmajā reizē, ja tu bļaustīsies, hei, arī pēc no manis, man ir tur tā veļas mašīna lietota un tādā garā, es varbūt tās neklausīšos, bet ja es jau tev būšu kaut kā palīdzējis, vai es būšu tas tavs draugs, es jau klausīšos bišķiņu vairāk. Ar to es gribu pateikt to, ka tai pašai tam reklamēšanās procesam vajag pieiet bišķiņ tā strateģiskāk un lēnām veidot tās attiecības ar tiem klientiem un kaut kādu dot kaut kādu to iegūmu, kāpēc tu esi atšķirīgs no tiem pārējiem? Ar ko tu esi labāks? Redz, pieņemsim, mēs tagad runājam, ne? Tev bija labs piemērs par to autoservisu daļām. Es aizmirsu, kā viņš saucās. Autospēc. Autospēc, jā. Vismā. Mēs neviens nesponsorē, un mēs nevienu nereklamējam, bet Mairis ļoti labi atrod visādas labas, arī veiksmīgas piemērs Latvijā, kas, piemēram, ja tev šķiet, veči, beidziet, dirst. Ko es ar savu servisu, kāds sakars vai vēl kaut ko, es ar savām netīrajām, nostrādātajām eļļainajām rokām, kādas vēl kaut kādas video rakstīšanu, ko es darīšu. Un vienkārši, vai man jau ir 45 vai man ir 50, vai ne, un ko es vispār varu pateikt. 100 punktu jau, kur visi, kas šito klausās, drīzāk klausīsies Krievijā, ja tur ritīgi spečiki, vai ne. Un, piemēram, tas labs piemērs, tas autospēc, vai ne. Cilvēks reāli redz, ka viņš saprot, ko viņš dara, viņš orientējās savos produktos, un viņš pa laikam reāli uzfilmē, un viņš padalās arī, un viņš arī angliski močies, pastījot par video. Viņš pat taisā kameru apskats un kaut kādas tādas lietas. Vienkārši viņš liek ārā, un viņam ir daudz, viņam tur 10,000 kaut kādu plus un 20 vairāk skatījumi. Vienkārši cilvēki uz viņu skatās, un es domāju, ka uz viņu skatās viņa mērķa auditorija. Nevis tur tā kā Instagrameristas, tur tā kā tie jaunieši kaut kas, bet viņš ir, piemēram, dēļ tā stila, uz viņu skatās viņa potenciālai klienti. Cilvēki, kuriem tas uzrunā, kuriem nevajag, lai tu... Ir tas teiciens daļdirsēji, es dzirdēšu tur viens no tādiem, un tad ja tev liekas, ka tas nav tavs stils, tad vienkārši runā tieši un skarbi un tā kā tu runā visu laiku. Jo patiesāk tava valoda būs, jo vieglāk cilvēkiem būs to, viņu uztvert, vismaz taviem tiem klientiem. Tieši tā, jo tev jau jārunā tajā klientu valodā. Iedomājies, ja viņš mēģinātu pasniegt tur, esiet sveicināti, mēs esam autoservis un mēs piedāvājam šādas pakalpojumus. Tur XXXRR tur pakalpojumi. Un var pieteikties šeit un šeit. Un tas ir garlaicīgi, tāpēc viss brīnās. Facebookā nevar dabūt trafiku. Facebookā nevajag likt saturu, tāpēc, ka cilvēkiem neinteresē kādas muļķības. Vienkārši tāpēc, ka tu promotē reāli, tu liec visu laiku kaut kādu promo saturu, kurš nevienam neinteresē, tāpēc arī tas Facebooks nepušo. Iedomājies, es vienkārši gribu paskaidrot šo te. Es tieši gribētu pastāstīt. Jā, jo tas autospēc, tas piemērs ir, lūdzu, vienkārši tie, kas klausās, iegooglējiet, tie, kas ir jaunāki par autospēc, malači, super, vienkārši super. Es gan aizmirstu, kā viņi sauc to čau, bet vienkārši superīgs piemērs. Visi jaunie vienkārši nokaunās. Jānokaunās tie, kas var teikt, es negribu to, man grūti ar tehnoloģijām un vispārējo lietu, vienkārši ritīgi normāli čaus mauc. Es atceros, pirmais video viņam bija tāds, viņi meklēja darbinieku. Viņš ielika Facebookā video, kurā viņš iegāja dzīvoklī un stāstīja, kurš ir tāds smugs dzīvoklis, darbiniekam, kurš nāk, var no visas Latvijas nākt, es laidīšu to dzīvot. Nāc pie manis strādā, alga, tur nezinu cik, 800 eiro, nāc strādā un dzīvo šeit. Un tam video bija kaut kādas 2 dienās bija pār 40,000 skatījumiem. Un tagad iedomājies, un tie visi, kas saka, jā, bet Facebooks jau nerāda, tev jau jāmaksā Facebookam, lai viņš rādītu to saturu. Nē, tā nav, tāpēc, ka tu taisi garlaicīgi saturu un tu taisi promo, tas tavs promo nevienam neinteresē. Šitais iet kopā ar to, kad pieņemsim, jebkurā Facebook lapā, apskaties, cik daudz sekotāji ir pieņemsim kaut kādām biznesa lapām, tur citiem 5-10 tūkstoši, un postiem skatījumi, bet laiki 7, 9.
Un vienkārši tur ir saturs kaut kāds. Es atceros, es pirms kaut kāda laika tieši rakstīju arī kaut kādām matriču firmām, kad viņiem bišķi kaut kas jāmaina. Man, protams, ignorējas, laikam nepareizam cilvēkam uzrakstīja. Kad es viņam teicu, come on, jūs neesat matriču biznesā, jūs esat miega biznesā. Jums reāli jārūpējas par cilvēku miegu, nevis jāpārdod viņam matriči. Jūs gribat uzlabot miegu, jums jārunā par miegu, nevis par matričiem. Ignors. Laikam uzrakstīja mārketinga kaut kādai tantei. Nepatika. Jā, jebkurā gadījumā, bet es paskaidrošu tagad. Facebooks ir platforma, kurā cilvēkiem ir jāuzturās. Facebooks saņem, Facebookam vienkārši, Facebookam ir svarīgi, lai cilvēks patērē laiku tur. Mēs nedrīkstam iet projām no Facebook. Ja tu taisi garlaicīgu saturu, cilvēks redz tavu garlaicīgo saturu, tu ej projām no Facebook. Facebooks redz, Facebook algoritms redz, ka šitais saturs ir garlaicīgs. Viņi uzskrolējuši to un aizgāja projām visu. Vienkārši tāpēc arī tavu saturu nerāda, tāpēc, ka viņš ir reāli garlaicīgs. Arī kur tas autos pēc ieiet apskatieties, vienkārši tur ir tādi skatījumi pilnīgi bez maksas. Come on, vienkārši kā viņš var sasniegt daudz cilvēks, neko nemaksājot. Un tas ir labais piemērs, tas, kad tas saturs reāli relēto ar tiem cilvēkiem. Viņš vienkāršā valodā uzrunā savu auditoriju. Tas arī viss. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Pa lielam, tas ir tas, kas iet. Tā. Šis ir ļoti labi. Man patīk vēl Mairis vienkārši kaut kad pāris nedēļas atpakaļ izpakoja. Man patīk vislabākais piemērs. Man liekas, tas bija no tevis. Es varbūt melošu tagad, bet man liekas no tevis. Bet tu vari paņemt kredītu. Kas ir tad, kad Facebooks jāsaskat kā tā mājas ballīte. Facebooks ir kā, hei, tu esi atnācis pie manis patusēt. Mēs tā esam tur tagad 10 cilvēki mājā, taram mūzika skan un viss kaut kas. Un tad ir viens tas draugs, kurš, jo es esmu nekustamā īpašuma pārdevējs, un tu vēl esi apstīties šos 3 dzīvokļus, kas man ir pieejami. Un tu vienkārši visu uzreiz, Un tad ir tā kā atšķirība par to, ka Facebooks tomēr ir tāda, ka mēs te kopā mētamies uz filozofiju, šeit ir mūsu ballīte, mēs savā ziņā tusējām, mēs uzturamies, mēs komentējamies, un mums patīk tas, ko mēs redzam, un tad tie cilvēki, kuri met iekšā visu to, kas ir ne ballīšu sarunas, viņus ļoti ātri cenšas izmest ārā. Jo tas ir garlaicīgi, vienkārši tas neiedarās. Padomājiet paši, tad, kad tu ej eBayā vai Amazonē, tu bez mazliet izvelc kredītkarti, un tad tu ej tur pirkt. Tev mindsets ir reāli kaut ko nopirkt. Tas tāpēc, kā tu ej Rimī vai Maksimā, tu ej pirkt. Tu zini, ka tev makam jābūt līdzi. Jā, tev makam jābūt līdzi, tu tās pirksi. Tad, kad tu esi tajā Facebookā, tā ir tā ballīte, tā sestdienas ballīte, kurā tu tusējies, un iedomājies pēkšņi, tagad tu saki, labs piemērs, tas nekustamo īpašumu aģents vienkārši, paskaties, man 3 jauni dzīvokļi ir. Gribu nopirkt. Bet mēs tusējamies. Nevar darbu atlikt maliņā. Nevar. Man līdz nākošajai nedēļai jāpār. Dzīvokļus varbūt negribu, bet man ir vēl viens bizness. Kaut kādas vitamīnas varbūt tās vajag, vai kaut ko tādu. Vēl kaut ko izpakoju. Jā. Un tad vienkārši tas piemērs, labāk, ko tu man tagad darīt, tad man visu laiku jāizklēdē. Nē. Tas nebija tas, ko mēs gribējām pateikt. Tas vienkārši ir, kad tu to savu to produktu vai pakalpojumu iepini caur kaut kādu izklaidi, un tad pārēj lēnām uz to piču. Vai arī otrs variants vienkārši, tu dabūni to cilvēku uz to savu piezemēšanās lapu, kas pārdod, un tad pārdod tajā piezemēšanās lapā, nevis tajā sociālo tīklu kontā, jo sociālie tīkli ir, lai izklaidētos. Tu ej Facebookā, jo tu gribi reāli čakrēt laiku. Pa lielam. Rupi runājot, skārbi runājot. Neviens tur nepavada laiku. Es iešu sev Facebookā izglītot. Stundām jau skatās Facebook 3 stundas pagājuši, cik es gudrs paliku. Tagad es zinu, ko nopirkt. Neviens neatcerās Facebookā, kur kaut ko aiziet nopirkt. Jā. Es tā domāju, ka neviens neatcerās. Es nezinu pilnīgi nevienu vietu, kuras iet, lai Facebookā kaut ko nopirkt. Nekad neesmu gājis. Un tāpēc arī, vienkārši tas, ko es stāstīju par tām reklāmām. Marketplace, laikam, vienīgā vieta Facebookā, kur es eju apstīties, lai kaut ko nopirkt. Ir tās višķās sadaļas, kur tas labs ir. Tikai SLV, tikai, Jā, bet tad tu uzspied uz to, un tad tu konkrēti skaties. Tur es tā kā labi aiziešu kaut kur maksā vēl kā ārā. Un tad tas vienkārši šitais pats atkal ar to, ko es teicu par tiem touchpointiem, kad, ja savēl kopā vienkārši to, ka tu lēnām pārēji uz to pārdošanas pitchu vai uz to savu produktu vai pakalpojumu, tāpēc arī tie Facebook ēdi, zin kā cilvēkiem ir tas, ka tās Facebook reklāmas, es samaksāju, man neskatās. Tāpēc, ka tā tava reklāma arī ir pārāk promo. Tur ir kaut kādas puses. Vienkārši reklāmīgi. Tu nevis ieliec Facebook reklāmu, kura sākumā varbūt tās izklaidē, bet tu ieliec Facebook reklāmu, kas ir sludinājums. Sludinājums ballītē atkal. Vienkārši mēs atkal tusējamies, dzeram to salas. Tu vienkārši... Es atveru tev katalogu. Jā, skaties. Tu dzer to vēl un es tev rādu, pirkšu to? Nepirkšu, ok. Man šīs 3 cenu plāni. Paiet vēl pusstundu, es atkal to labu tev tagad. Bet tagad varbūt... 4. tālu tu jau jādavai to čurp, kur jāparakstā. Reāli izbasīs, ja mēs ātrākais. Jā.
Šis man patīk, šī metafora vislabāk. Tā ir tā ballīte, kurā mēs tā kā burzamies. Un tad labākais, ko var izdarīt, ir kaut kādā veidā elegantāk caur ballīti sarunāt. Hei, bet, ja tu gribi, tad mēs varam sarunāt pirmdien, ja ej uz manu mājaslapu, ej piesakies kalendārā vai ej kaut kur vienkārši. Ja tev reāli interesē, tad tiešām ir forši, bet tā labāk patusējamies. Bet, ja tev interesē nopietnāk, tad ejam tur uz otru istabu. Ejam uz e-pastu, ejam uz telefonu numuru, ejam uz mājaslapu kaut kur citur. Jā, iedomājies tajā pašā ballītē ieskrien iekšā. Kurš grib izīrēt 3 istabu dzīvokli nākošu nedēļu? Viens paceļ roku, es ejam parunāties. Un viss sauc ārā. Un nevienam nebesīk, ka jūs tur runājat pa biznesu. Jā, un tad ir uzreiz nākšais solis, ko es vēl gribu iedot līdzi. Man forši pieredzes stāsts. Man ģenialitāte ļauj man izpakot no manis ārā kaut ko. Bet runa bija, kad šis laikam jau pāris gadus atpakaļ, kad es konsultēju arī jauno, tiešām pašnodarbinātiem tādi, kas tikai arī būtībā daudzi no mums Latvijā kaut ko uzražo, un tad viņi tikai grib pārdot, un es viņiem uzdodu jautājumu, cik veidos no tevis var nopirkt? Jā. Ko? Skaidrā? Tas vienīgais veids, tas nozīmē, kādam fiziski ar tevi būs jātiekās, viņam būs jāaiziet ar tevi, un tad jāvalk ārā tieši, viņam būs pirms tam uz bankomātu jāiet, ne, viņam būs fiziski nauda jāņem, jo man tā jau liekas, tā kā tas nogunās. Un tad es viņu paredzēju, zini, vienšūņas, amēbas. Ir amēba, kas viņa ir, tur ir pat šūna un kodoliņš, viņai nav rociņas. Lēnām pelēt pa savu šūnu šķidrumu. Un viņai nav rociņas, viņa neko nevar paņemt. Jā, uz ko tas velk. Un redzam, te ir tas. Tas jautājums, cik veidos tu vari, cik veidos tu vari paņemt naudu. Un tad es prasu, Tad es parasti prasīju, ja tu esi tagad amēba, un tas bija cilvēki, kas saka, tu esi tagad amēba, tev nav rociņas, tu nekādi nevar paņemt samaksu no cilvēka. Jā. Un tad tieši tas bija, un kā? Skaidrs, es parādīju, tev ir viena rociņa, tev ir skaidrā. Tad tu esi amēba ar vienu rociņu. Un es parasti saku, kur tev citas rociņas? Jo amēbai jau apkārt tāds bārktiņas daudz. Cik daudz rociņas tu vari dabūt, kuru veidos tev var cilvēks samaksāt. Un tad es domāju par PayPal. Aha. Kas tas ir? Bišķi sašķobās smadzenes. Jā, tur pēkšņi uzrodās ideja par vēl vienu rociņu. Vai es domāju, ka tev var pārskaitīt? Jā, bet tu tur vajag rēķins vai tur vajag pazīmes. Jā, bet es būtu ideja par trešo rociņu. Vai es domāju, ka tev var visādi bankas pasūtījumi vēl vai... Bet te jautājums par to, ir cilvēki, kuri tagad jau nesā līdz nekustamību īpašam aģentiem, pat tas varbūt kaut kādiem ir, kad karš lasītājs līdzi ir tāds maziņš. Šāds maziņš ir. Vienkārši tie notiek vārds ziedojums uz ielām, varētu karš lasītājs sāk nesāt līdzi. Tas vecais triks ar tiem kontrolieriem, man tikai kartē nevar sodu samaksāt, tā uzreiz izvēlēt. Jā, izvēlēt karš lasītājiem. Tieši par to, cik daudz, tas būtu, jo šis ir vispār šis ir ļoti aktuāls jautājums tiem, kas visu tos supdēļus izīrē, kas izīrē visādus šos... kanoē izbraucienus, jo būtībā parasti jau cilvēks aiziet, tu jau nemaksāji, citreiz maksā, bet nevienmēr maksā pirms tam. Cevišķi tas ir tas, kad 15 cilvēki sanāk kopā un mēs tagad iesim kanoēt pilnīgi sveši cilvēki. Tu esi tas, kurš tās laivas ir atvedis. Daudziem no viņiem varbūt skaidrā nav līdz, lai tev maksā. Tu vienkārši paņem izolc ārā, tavs mazliet karš lasītājs. Pīp. No visiem tikai savāc cash un visi braucam. Tādā ziņā te ir runa par to, vai tu esi amēba bez rociņām, vai tu sāc domāt par tiem veidiem, kas tavā tajā vidē, tavā biznesā ir tas nozīmē. Ja viņi nāk pie tevis un viņi jau zina, ka tev tāpat jāmaksā skaidrā, tad, tu esi ietrenējis viņus. Bet, ja tu negribi ietrenēt, tad ir vērts padomāt par tādiem vairākiem veidiem, kā var samaksāt. Ir sevišķi, ja tev kaut kādi juridiskie klienti plānojas būt, jo viņiem visiem vajadzēs rēķinu. Tas kā likts, ja nekad vairāk nav, ver vaļā Excel. Paņem rēķinu formu, saliec Excel un viss sūt projām, saglabā atsevišķu mapē. Ja tagad pat nevajag, tas viss to nevar, nevajag visu taisīt Excel, ir tik tie softi arī daudz, kur tur uzreiz jau tas rēķins tiek uzģenerēts, vienkārši iespēja ierakstu un visu, un tad aizsūtās viņam PDFs tur. Tas atkarīgs no tā, cik ļoti tu gribi izpalīdzēt savam klientam, nopirkt no tevis. Cik ļoti viņam gribi izpalīdzēt. Zini kā, mans baigais čakars pirkt ir, tev ir nauda? Nav man skaidrs naudas. Labi, tad brauc pakaļ kaut kādai naudai. Kur tuvākais bankomāts? 15 km tur uz to pusi. Labi, kāda iespēja viņš atbrauks atpakaļ, vai ka viņš vispār pirks no tevis? Nekāda. Un tad cik daudz cilvēku tāda aiziet garām? Šis labs piemērs, audzē tās rociņas vairāk. Tieši tā, tas, ko es saku, neesi jāmēba audzē rociņas. Šis ir tieši par to. Ja tev tikai viens veids, kā tev var samaksāt, iespējams, ka tu zaudē kaut kādu klientu, un es bieži nesaprotu tie, kas taisa tīrdziņus,
kas ir Dominās vai Spicē, un visi šie gada tirdziņi, un tie cilvēki ir apkārt. Viņi ir sagatavojuši labākos labumus, kas ir. Tur ir medi un kūkas un mandeles, un ko tik viņi nesagrauzdē, un tur tik daudz, kas ir, un tur zeķes ir sādījuši. Karša lasītājs viņiem nav. Kas tas tāds? Kas tas tāds? 15 eiro, vai tagad man liekas pat vēl lētāk. Samap ir ļoti labs uzņēmums, man patīk tagad viņi. Man arī digitāla karta, lai var samaksāt mājaslapā. Vienkārši ar karti samaksāt mājaslapā, un es izmantoju viņu sistēmu, man ļoti patīk. Un viņiem ir ritīgi lēti. Tu vienkārši nopērc maziņš tāds sūdiņš. Vienkārši viss tur 5x5 centimetri. Tu paņem uz savu tirdziņu līdzi. Un tas cilvēks, kurš nenēsā skaidro naudu līdzi, viņš varbūt netīšām aizgāja. Es esmu tik daudz reižu bijis, es eju un skatos, būtu viņš nopirkt tikai skaidrā. Un es saprotu, ka neviens no tiem cilvēkiem nedomā par to, cik daudz klientus un cik daudz viņi savustās. Cik daudz naudas viņi pazaudē, tāpēc, ka nav tās rociņas. Viņš nav izdomājis, es tagad esmu amēba ar vienu roku, un es tāds tagad palikšu mūžam, jo otru roku audzēt ir grūti. Jā, bet vajag. Jā, tieši tā. Un šis pats arī tajā pašā mājaslapā, kad bieži ir tas jautājums, vai var no uzņēmuma, vai var to, vai var šito, tam visam ir jābūt atrakstītam. Un to visu var izdarīt tajā pašā biežāk uzdotajā jautājuma sadaļā. Nobrauc lejā, kaut kas nav, nobrauc vēl tālāk lejā, tur ir biežāk uzdotie jautājumi, kas starp citu strādā arī kā iebildumu pārvarētājs. Kad vienkārši, ja man nav laiks, tev atradīsies laiks. Visi tie, kas ir parasti biežāk uzdotie jautājumi, ir reāli iebildumi klientu. Kas ir vienkārši pēc tādas pieejas. Es vēl par tiem tirdziņiem vēl pieminēšu klāt. Iedomājies, tev paiet garām dienā 50 cilvēki, un 10 no viņiem no tevis būtu nopirkuši kaut ko par 10 eiro, bet tā kā tev nav karš lasītājs, viņi nenopirk. Tas ir 100 eiro, tu palaik garām. Jā, tu samaksās PVN, ja tev ir tas PVN maksātājs. Jā, tu samaksās kaut kādas 1,5% komisiju. Par to, ka tu izmanto karšu lasītāju, vai ne? Varbūt kaut kādu mēnešu maksā vēl tur 10 eiro. Tagad paņemam to visu nost, 25 eiro tev ir mazāk no taviem 100, vai ne? Bet beigās tev ir jāskatās, ka tas tomēr ir 75 eiro klāt tam, kas tev nebija. Jā, tev ir jāsamaksā daļa no tā visa, tāpēc, ka tā sistēma tev strādā. Tev jāmaksā komisija par to, ka tev ir rociņas savā ziņā. Bet pašā laikā tu saproti, ka tā roka tev ienes vairāk. Un šitas tik bieži, es saprotu, ka varbūt tas nav tikai Latvijā, tas viss kaut kur ir. Mēs tik daudz skatāmies uz to zaudējumu, to, ka, man tur PVN jāsamaksā, un tad man tur būs tie 1,5%. Tur jāmaksā par to, kas vispār to karti izmantoja, un tas ir beigas tik daudz, bet mēs nepaskatāmies, ka mēs varam 90% no tā visa tomēr paturēt savam tam uzņēmumam. Tieši tā, un galvenais, ka tu tagad saki, tā ir viena diena. Tagad pareizi to vienkārši, nezinu, 3 nedēļām pieņemsim gadā. 30 reiz tie 75 eiro vai reiz 100 eiro. Tie ir pār par 500,000, vai 52 nedēļas, ja tu katru nedēļu brauc to tirdziņu. Gan jau, ka visi nebrauc katru nedēļu, bet vispār. Ir jau hardcore, kas brauc. Es saprotu, ka gribās labāk skaidrā, jo skaidrā nauda tomēr tā, kas tev ir. Bet te pašā laikā ir tie cilvēki, kurus tu palaid garām. Jo tāpēc, ka viņiem nav skaidrā. Iespējams, viņš savu pirkumu pieņem lēmumu. Labi, es šeit varu nopirkt kaut ko par 10 eiro tikai tāpēc, ka man ir 10 eiro makā, nevis tāpēc, ka es negribētu iztērēt 40. Jā, ja varētu skaidrā, varbūt pat 40 nopirkt. Ja es varētu, tieši tā, ja es varētu, es labprāt nopirkt vairāk, bet man ir tikai 10 līdzi. Kurš nesā 50 un 100 eiro tāpat vien līdzi, jo tas tirdziņam, varbūt kāds noteikti jau nesā ar nodomu iet to visu, bet te pašā laikā ir, kad ne visi nesā, un viņi savu pirkuma apjomu iespējams pieņem galvā, tāpēc, ka viņam tikai tik daudz skaidrē līdzi, nevis tāpēc, ka viņš negribētu vairāk nopirkt. Un tu tur pārdot līgs, tu vari tur būt ar savu pārdošanu, tu varbūt labākais pārdevējs pasaulē, bet viņam vairāk skaidrā naudas nav līdzi. Viņam tikai blakus, viņam ir tā kā zelta kalns, kurš jāiz kartes. Viņš ir tikai gatavs dalīties ar šo bagātību, bet tu neņem pretī, saka, nē, man tāds rociņas nav, šo es neņemu. tas kaut kāds pārdevējs tagad klausās un smīn. Es viņu pierunātu un aizietu viņu kopā uz bankomātu vai kaut ko tādu. Pavadīšu tev uz bankomātu. Ja tu esi tik labs pārdevējs, tu pateiksi, ka tu tālāk bankomāts, tu tikai 2,5 km. Es tev aiziešu līdz pagaidi aizslēdz tev bodīci, aiziet, bez mums aiz tev klāt, ka citreiz vienkārši, mums tā ir bijis, man tā ir bijis, kad vienkārši uz mājām atnāk kaut ko tik ļoti grib pārdot, ka neiet prom, kamēr tu neesi nopircis. Un tad man nāk tas cilvēks, ja tur kaut kāds, pārdot kaut kāds melens vasarā, ja? Un mammas grūž man brāli, ej pie durvīm, es neiešu, ej pie durvīm. Un manam brālim jāsaka, ka neko nevajag, jo man mamma nevar pateikt. Jā. Tā. Ceļš grūti tiem, kam ir grūti pateikt. Jā. Jo mums liekas, ka pasakotnē mēs esam riebīgi, bet mēs neesam. Mums kā tautai ir jāiemācās pateikt ne laipni. Paldies vēlreiz.
neinteresē. Šis nav tas, ko es pirkšu. Tu esi tik malacis, turpini tādā garā. Man patīk, kāds tu esi pārdevējs. Tu ļoti labi, manā gadījumā tu ļoti labi izmantoji šo tehniku. Es jau varu pateikt, kādā veidā tu esi mēģinājis man pārdot. Jo es vienkārši tik daudz tos lasīju un apgūstu, kas vienkārši atšifrēju. Bet tas tev baigi labi izdevās, forši tāds laba enerģija. Es noteikti nepirkšu, man pilnīgi neinteresē tagad. Es nezinu, īsti interesēs nāk. Es spēju to laipni, esmu uzbūvējis to pārliecību par sevi, ka es varu laipni atteikt. Jo tas, kas ir jāiemācās, nav jāiemācās tagad atšūt pārdevēju, nav jāiemācās būt riebīgiem, bet jāiemācās vienkārši laipni pateikt, nē, ka tas nav pasaules gals, tagad man neatraidīja uz mūžu, bet vienkārši beigās jau visi forši, tu esi malacis, es saprotu, ka tu cīnies, tagad pārdošanu, tu uzņēmies šo kā savu biznesu vai tādu dzīvošanu. Jo tas jau arī, tad tajā brīdī, kad tu iemācīsies pateikt, nē, tu arī taupīsi laiku tam pārdevējam. Viņš tev nemocīs, viņš tev nezvanīs, tu viņam būs pateicis to nē. Tas, ko mēs esam runājuši, nekad no tās pārdošanas var iziet jā, nē. Vai tu vienkārši tā kā pārdevējs dabūji mācību. Kāds noteikti teiks, jā, bet ja viņš otro reizi un trešo reizi, un tad viņam otro un trešo reizi pasaka, jā, joprojām īsti neinteresē. Bet ja tu pirmajā reizē atteiksies un pateiks, nē, nevis tu melos, ka tev jāpadomā vai tev jāparunā ar sievu, tad jau viņš tev arī zvanīs. Bet ja tu viņam pateiks reiz, nē, sorry, man neinteresē, šis nebūs laikam kaut kas man vajadzīgs. Viss, viņš tev vairāk, jūs abi ietaupīsiet laiku. Un tev nebūs jāslēpjas aiz rokām vai aiz stūra nākšanas, kad tu ieraudzīsi to cilvēku. Jā. Jo tad, Dievs, kur tas atkal nāk, tu pārdevējs. Es neiešu tajā veikalā. Jā, ko viņš par mani padomās, liena aiz jākas vēl kaut kur projām. Tā vietā vienkārši, ja tu zini, ka nāk pretī, viņš pasās uz tevi, jā, tas cilvēks, kurš laipni atteica. Tas man liekas stilīgi. Nevis tur tas cilvēks, kurš samelē, un tagad jūs redzat, ka viņš tur mūk. Tieši tā. Tas ir grūti tādā ziņā. Te par tām attiecībām, tas, ko mēs runājam, būt cilvēcīgākiem, pat teikt nē, ja mums gribās teikt nē. Jo varbūt pat tajā brīdī, ja tu tomēr notur tās attiecības normālas, es arī pats no savas pieredzes to varu teikt, ka, man bija tāds pušī, vai ne? Es gribēju vienkārši, jo es zināju, ja man būs tikai viena iespēja pārdot šitam cilvēkam, un tad es beigās biju pušī. Un tad, kad es biju, jo vairāk es biju pušī, tad tas pārdevējs, jo mazāk tie cilvēki nāca pie manis atpakaļ. Bet tad vienā brīdī, kad es mainīju to savu mindsetu uz to, ka, ja viņš arī teiks, nē, viss kārtībā, man nav viņam obligāti jāpārdod, un es paliku ar viņu normālās attiecībās, to mēs esam citur runājuši, un kad pēc 3 mēnešiem, pēc 6 vienkārši cilvēks atnāk atpakaļ. Kaut kas pamainījies, viņam varbūt tās uzradies vairāk laiks, vai varbūt tās viņam uzradušies līdzekļi, plus es vēl taisa kaut kādas follow-ups vai kaut ko tādu, un viss vienkārši. Es domāju, ka grib tās melnas pusiņā ielikt. Jo tev jau, iedomājies, ja jūs beidzat uz tāds nepatīkams nots, kāda iespēja, ka viņš tev atbildēs tavām ziņām, ja tu taisīs tos follow-ups. Bet ja jūs beidzat tā uz pozitīvus, piemēram, ja viņš pasaka, ka nē, tagad man neinteresē, viss kārtībā, pēc 3 mēnešiem. Vai vēlāk uzrakst, varbūt tās paiet vēl kaut kāds laiks, varbūt viņš pats uzrakstīs, jo viņš atcerējies, ka viņam tomēr tā sajūta bija normāla. Es varu tikai piekrist. Es pat vairs neskaitu, cik daudz reižu ir bijis, kad cilvēks, ko es kaut kad esmu saticis, pastāstījis, ko es daru, un paiet kaut kāds pusgads vai pusotrs gads, un viņš pēkšņi no kurienes viņš uzrodas, hei, reku, man teiši tas ten, man liek šādu lekciju novadīt, un es saprotu, ka šajā tēmā orientējies aiziet, ka budžets mums ir 250 eiro. Cool. Man nekas nav bijis. Mēs kaut kad esam runājuši, vai es esmu kādreiz kaut ko piedāvājis vai teicis, vai vienkārši no zila gaisa, bet izrādās, ka cilvēks mani zina. Viņš mani zina, jo tas saturs tur ir. Viņš mani iepazīstina. Un tad, kad viņš uzraksta man, viņš jau zina, ko no manis sagaidīt. Viņš viņš var izdarīt to un to. Kā minimums, es zinu, ka tu vari iedvesmot jauniešus. Tas uzdod jautājumus vēl par mērķiem un tā. Viņš saka, labi, varam. Šito es varu noteikti. Tādā ziņā, ka tas laiks ir, jo mums liekas, ka mums tā pārdošana un šis saturs ir paredzēts tikai īsti. Tad, ko mēs šodien ierakstām, šim punktam tikai šodien jābūt, un šodien tam ir jākonvertējas, un viņam jābūt rezultātiem tagad. Bet reāli šis, ko mēs šodien runājam, ļoti iespējams palīdzēs kādam jaunietim pēc 5 gadiem, kad viņš patreiz viņam 17, viņam būs 22, viņš sāks domāt, hei, kā jāsāk domāt par klientiem, kas tāds ir klienti. Un viņš varbūt 5 gadus vēlāk uzdursies uz šito sarunu, un viņš inčīgi. Jānoskatās. Jānoskatās līdz galam. Un ir kaut kas tāds uzņēmēja zona ir. Ko viņi tur dara? Ko viņi tur zonējās? Tad vēl savēlkot kopā šo te, visu, kā tev liekas, kas būtu tas svarīgākais? Ko mēs, pēc tā visu, ko mēs esam izrunājuši, kas tas svarīgākais, kas cilvēkiem būtu jādara vai jāsaprot no tā visa? Jādara reāli, kas tie darbības soļi. Ja tu neesi online pasaulē, savā ziņā neeksistē. Tad tas svarīgākais ir tiešām atrast to formu, kā tu jau minēji, vai tas ir kaut ko rakstīt, vai tas ir taisīt video, vai vienkārši audio ierakstīt. Bet sākt radīt saturu, kur tu vari runāt,
vai kurā tu orientējies. Ja tu esi eksperts kādā zonā, ideāli, jo tad tev ir ko teikt. Un vienkārši sāk radīt saturu, lai, ja meklē tavu vārdu, uzvārdu, vai ja meklē tavu uzņēmumu nosaukumu vai to, ko dari, lai tu esi vismaz Google. Jā. Nākušais jau pēc tam jau tur advancētāk taisīt tās pašas Facebook lapas, Instagram, Twitter, mājaslapas un visu to pārējo, bet vismaz to pašu pamatu, ja kāds meklē Google tur skaistas koka pirtis, un lai vismaz var atrast, ka tas ir tur Jānis Bērziņš no Preļiem un skaistas koka pirtis, un viņš īstenībā par to ir izstāstījis, viņš pastāstījis, kāpēc tur 4 koku veidi ir labākie, un kāpēc nevajadzēja karsēt vairāk par 95 grādiem kaut ko. Viņš vienkārši apstos, wow! Jā. Un tas ir tas. Un neviens cits pirtnieks par to nerunā, un tu skaties, ka Jānis runā, kuram lai zvani? Laikam jāzvana Jānim ir, viss. Jāzvana Jānim, jā. Tāpat, ja es nenopirkšu no Jānis, es zinu, ka viņš orientējās. Es varēšu viņiem pakonsultēt vai kaut ko. Es varēšu pateikt, Jāni, no tevis es nopirkt nevaru, jo es esmu Liepājā, es gribu kaut ko tuvāk. Bet es gribēju labprāt tev samaksāt par konsultāciju, lai tu man pastāstītu, no kā man jāizvairās, piemēram. Kaut vai vienalga, tas var kaut kādā citā veidā transformēties. Bet galvenais pastrādāt pie tā, ja tavu vārdu vai uzvārdu vai biznesu ierakst Google, lai tevi var atrast, un ideālais, ja reiz tevi atrod, tad tas cilvēks var saņemt kaut kādu saturu, tekstu, video vai audio, vienalga kaut ko, kurš atbilst tam. Kurš ir par to tēmu, kurš ir par to situāciju, un ja vēl tu esi personība, kurš saprot, ko runā, tad vēl jau labāk, jo izveidosies momentāli tās attiecības. Es sapratīšu, ka tas Jānis, Rubī, pa pirtīm, tas varētu noteikt. Tad, kad es ritīgi zināšu, ka man vajag atbildes pa pirtīm, es zinu, kur es eju. Tieši tā, jā. Un vēl viena lieta, ko es no savas puses, tajā brīdī, kad tu jūti, ka tu sāc atkārtoties, tajā brīdī tu saproti, ka tev ir jāuztais saturs par to tēmu. Jo ir tā, ka, es, piemēram, arī atkal no tās pašas pārdošanas pieredzes, un man ikdienā nāk tik daudz cilvēku, tad, kad es strādāju ikdienā, face-to-face pārdošanā, un viņi laiku prasa viens tos pašus jautājumus. Nav normāli, ka viņi prasa viens tos pašus jautājumus, un es visu laiku tikai vervelēju uz riņķi, tur dusmoties par to. Jā, vairāk nevis dusmoties, bet vienalga, kaut vai dusmoties, vai tu vienkārši tu saproti, ka tu saki vienu to pašu. Ieraksti saturu par to, uztaisi video vai uzraksti blogu rakstu, un tas cilvēks, ja nāks pie tevis, viņš jau zinās to informāciju. Tas nozīmē, ka jūs esat tuvāk tai darījuma noslēgšanai, jo viņš jau ir sagatavojies. Viņš zina, viņš atrada kaut ko par tevi, viņš ir sagatavojies par to produktu, tev viņu vairāk nav jāizglīto tik ļoti. Tas ir viens. Šis ir ļoti labs kritērijs. Jā. Es gribu pateikt vēlreiz, ja tu visu laiku atkārtojies par vienu to pašu tekstu, ieraksti to video. Palēt. Tas nenozīmē, ka tu neatkārtosies, bet tu zinās, ka tas arī ir video formātā, kāds to var uzzināt. Bet kaut vai pieņemsim kā piemērs, iedomājies tagad tu arī teici to, ka kāds ir paņēmis to lekciju no tevis, vai ne? Un tu gatavojies tai sarunai, un tu redzi, ka varbūt tās kādas no lietām, ko viņš grib risināt, ir tas, ko tu jau esi runājis video. Iedomājies, tu viņam aizsūtīji to video, vai piemēram šo podcastu, kurā mēs daru jau. Jā, un viņš labāk sagatavojies, un tajā brīdī, kad jūs jau runājat, jūs jau varat ķerties pie lietas, bum, viss notiekās. Un tas ir ritīgi svarīgi. Tā ir viena lieta, kas jāsaprot. Un otra lieta, kas man pašam ir aha moments, kad kaut kādu laiku atpakaļ es nerunāju vispār neko par pārdošanu. Es vienkārši skatījos, kā citi runā, un es ritīgi besījos, kad citi runā par pārdošanu, par mārketingu, un viņi vienkārši sarežģīja visas tās lietas. Un tad es sapratu, ka tā kā es teicu, es jau nevaru uz viņiem cepties, ja es pats to nedaru. Un tad, kad es sāku par to runāt, tad mani neņem pa pilnu. Es to arī šodien runāju tieši savā podkāstā, ka neņem pa pilnu, tāpēc, ka es par to neesmu runājis. Es esmu vienkārši kaut kāds svešinieks, kurš tagad atnāca pēkšņi izlīdz no akmens apakšas, un tagad sāk runāt par pārdošanu. Kas tas tāds, ko tas čalis par tur kaut ko runā? Citi, kas nav tik advancēti, runā, un es saprotu, ka viņi nav tik advancēti. Tu zini, kas tu esi. Bet nav tik advancēti un runā lielāku sviestu. Pārējie viņiem vairāk uzticās tikai tāpēc, ka viņš ir ilgāk tajā. Jā, viņš ir pieejams, viņš par to runā. Ja viņš vairāk runā, tad viņš saprot, tad viņš ir eksperts. Ko tas tur, tas Mairs tur kaut ko vārās, un viņš neko nesaprot. Viņš 2 video uztaisīs ir un tādā garā. Tāpēc tas arī, man pašam, kā jau es teicu, ir tas aha moments, kad ja tu kaut ko zini, bet tu slēpies, tā kā glabā to informāciju pie sevis, neviens nezina, ko tu zini. Vienkārši punkts, viss. Ja tu arī esi krūtāks fitness treneris par tiem citiem fitness treneriem, bet tu to nevienam nestāsti, neviens tev vienkārši, neviens to nezinās. Viss, bet arī, tas ir tas lielākais, man liekas, tāds grūdienis, kas jāsaprot, kad sāc vienkārši runāt un fokusējies nevis uz sevi, bet uz savu auditoriju, un kas ir tas, ko tu viņiem var dot tajā auditorijai. Saprot, kādu problēmu tu var viņiem risināt un risināt tās problēmas. Pa lielam, ne? Jā. Audzēt rociņus vajag vēl. Jā,
pierakstu vēl viens praktiskais. Viens ir, ka tu sāc atkārtoties tās 10 problēmas, un otrs tas, ka arī, ko tad, kad mēs kādreiz runājām tieši par pārdošanu, atceros pirmajā reizē, kad mēs tev satikāmies, es tev iedodu to piemēru ar tiem 10 lielākiem stereotipiem. Ja tu esi fitness treneris, kāds ir 10 lielākās problēmas vai lielākie stereotipi, ar ko tavu klients saskarās? Tās ir 10 idejas, par kurām tu vari taisīt saturu. Ņem pirmo ideju, dod risinājumu, saturs. Ņem otro ideju, dod risinājumu, saturs. Izej cauri 10 idejām, ņem atkal pirmo ideju, dod citu risinājumu, atkal saturs. Otro citu risinājumu. Iedomājies, tu to vienu problēmu var atrisināt 5, 10, 20, 15 reizēs. Un tajā brīdī jau vienkārši tu esi sev nopozicionējis kā eksperts. Tas stāsts, ko es tev rādīju, vai ne, ka man ir 100 idejas pierakstīts. Bet es neesmu ticis tā video taisīšanai. Saturs top. Jā. Saturs top. Podcasts jau viss tur notiekās, bet ar video tā grūtāk, jo video ir sarežģītāk. Bet jebkurā gadījumā izvēlies to, kas tev ir ērtākais un vienkārši mauc. Šeit jau noslēpums. Yes. un vēl... Nē, samēba un esi pieejams. Vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt. Tu teici, ka tur pēc 6 mēnešiem izdzēs. Es savu pirmo podkāstu negribu klausīties, un es droši vien neklausīšos. Bet es iesaku nedzēst ārā, jo, zini kā, tagad tu, piemēram, tur runā, daudz var uz tevi paskatīties, nav jau godīgi, Ārim jau labi padodās, viņam labi padodās prezentēt un tā tālāk, un tu jau ilgi trenējies. Bet ja es varu aiziet uz pirmo tavu video un paskatīties, cik sūdīgi tev padevās, es saprotu, viņš arī ir tikai cilvēks, un viņš to visu ir iemācījies. Un tāpēc es ieteiktu visus tos fails un tos citus video, es dzirdēju vienkārši, ka citi influenceri par to runā, ka man bija kauns, es izdzēsu. Tas jau ir tas, kas tev padara cilvēcīgu. Tas, ka tu arī esi cilvēks. Un tad tas tieši vairāk iedvesmo tos cilvēkus, kas negrib sākt, jo viņiem bail, jo viņi būs slikti tajā jomā. Bet ja viņi redz, ka tu kādreiz biji slikts un tagad tu esi kruts čalis, tad vienkārši tas tev vēl vairāk iedvesmo darīt. Tā kā, es ieteiktu nedzēst ārā. Tā. Es nedzēsīšu arī savus stulbos podkastus ārā. Pagaidīsim pusgadu vēl. Es neklausīšos tāpēc. Bet vispār, tā pieeja. Tas, ka tu tikko teici, atcerējās ar kaut savus. Man liekas, tas bija 15. gadā pirms piedzīvojuma promo video, ko mēs taisījām. Mēs tūlīt brauksim, es atceros, ka bija tā kā, ja tev patīk tas, kā mēs tagad darīsim, tad mums ir konts, un tagad tā pēkšņi stostos, un visu laiku acis midžina, un vienkārši iekšā viss deg, un ritīgi nērti, un mēs esam kaut kādās karjerās, lai viens mūs neredz, ka mēs to filmējam. Tas pat nav laivā, bet tu zini, ka kāds pēc tam skatīsies, un tas nebija laivā. Trausmīgi mainās, un Tas nebija laivā. Un tas bija labākais no video. Es sapratu, ka man ir viegli runāt, bet man bija grūti uztaisīt to call to action, saucamo tieši to video, kur tagad, un ja tev patīk, tur intro, un tad beidzas, un ja tev patīk tas, ko mēs tagad runājam, tad ej uz Facebook, rakstīja Āris Birsakom, jo tu gribi sakārtot sevi iekšā, tad tu piesakies uz manām konsultācijām, ja tu gribi sakārtot pārdošanu, piesakies pie Māri, viņš palīdzēs to visu sakārtot. Yes. Maksā tos miljonus, varbūt nē, atkarīgs no tā, kāds tev biznesa modelis. Un tad to pirms 6 gadiem es vienkārši būtu nostostījies, man būtu viss sadedzis iekšā, un acis atceros, ka midžinājās. Es vienkārši skatos uz sevi un domāju, Dievs. Protams, tagad to pateikt, vienkārši diezgan skaidri ir. Ja gribi rakstīt, gribi pieteikties, tur ir kalendārs Facebookā, tur var pieteikties. Pie Mairas, nezinu, kur kā tev tagad vispār var atrast. Tu Facebookā visvairāk tev atrod tagad vispār. Jā. Un Facebook, jā. Un vēl, ko es gribēju arī pateikt par to pašu, ko tu tagad saki. Man nekad, redz, tas jau ir tas, kas iedvesmo tos citus arī darīt, tāpēc, ka viņi redz, ka tu arī kādreiz esi bijis tāds. Un tu jau pats arī saproti, ka, vienkārši, ja tu to visu attīsti, ja tu kaut kādā veidā pats sāc justies droši, tev arī vieglāk runāt ar tiem cilvēkiem. Tev pašam vienkārši aug pārliecība no tā, ka tu sāc runāt. Un tev nevajag, zini kā, ja tu tagad klausies un domā, ko tad es kādam varu iemācīt, vai ko tad es kādam varu izstāstīt. Sarakst uz lapiņas visu, ko tu vari iemācīt, ko tu proti. Bet galvenais, ka svarīgākais ir tas, ka cilvēkiem pat, tev nav jāmāc kāds, kurš tev ir priekšā. Tev jāmāc kāds, kurš tev ir aiz muguras. Tev vienkārši jābūt ir vienu soli priekšā. Piemērs, es esmu runājis vienkārši ar entajām jaunajām mamām, kam ir bērni, kurš grib vienkārši palīdzēt citām mamām audzināt savu pirmo bērnu. Tur ir kaut kāds coachings, kaut kas tāds, un tad viņas tur vienmēr tur cepās, bet ko tad es varu iemācīt? Un es viņiem saku, ka, iedomājies, tev tagad ir bēbis, un jā, ir, tur nezinu, 3-gadīgs vai 5-gadīgs.
kāda, kas tagad ir stāvoklī, droši vien meklē visu to informāciju, ko tu viņai varētu izstāstīt. Nu, jā, varētu. Nu, tad tev jau nav jāmāc kādu, kurai ir 12 gadīgs vai 15 gadīgs, nu, tur tīnis. Tev jāmāc kādu, kur tagad, nu, tev jāpalīdz kādai. Un tad vienkārši nevis skaties tiem, kas tev priekšā, bet tiem, kas tev aiz muguras. Un ja tu esi viens soli priekšā, tu jau arī viņiem vari kaut ko iedot. Kā mentāls tur nodot zināšanas. Nu, jā, kaut kāda pieredze, ja tu viņiem vari iedot. Un tas vienmēr pilnīgi kādā tēmā, vienalga. Kaut vai, nezinu, es esmu bijis varbūt tās 3 reizes zālē, kāds bijis vienreiz. Un tad tas kāds, kurš ir vienreiz bijis, vai nav nevienreiz bijis. Man otrā reize bija grūtākā. Vai nav nevienreiz bijis, viņš tas ir gudīgi prasījis. Es varu tev reizē aiziet. Nu, ķipā, un tev viņi jāieved tur iekšā ir, vai ne? Un tad viņš tev ieved iekšā, un nav jau tik traki, laikam, viss kārtībā un viss. Un tad tu esi tajā jaunajā pasaulē. Jā. Tā kā, nu. Bet es tik ļoti labi šo tēmu, es domāju, to mēs arī finalizēsim šodien, jo mēs laikam varam močīt, kamēr beigsies ūdens un ēdiens, kas ir apēsts šodien. Bet uz lapas, ja tev liekas, ka tu neko nevari izdomāt, tad es atceros, šo es darīju diezgan sen, un es iedvesmojos no Grant Cardone, varat paklausīties ar to džeku. Viņš pa pārdošanu diezgan daudz no Amerikas ir. Bet es atceros uz lapas, un es uzrakstīju augšā nosaukumu visu, ko es esmu darījis un protu. Un es vienkārši sāku rakstīt pa punktam, lai visu, ko es vien arī iedomājos, es protu lasīt grāmatu, es protu lasīt ātrāk, es protu uztaisīt bildi, es protu uztaisīt īkšķīšus bildē. Es protu uztaisīt Facebook lapu, es esmu darījis to, man ir pieredze, kā ceļot, man ir pieredze. Es vienkārši sarakstīju, un es beigās apsietu, man kaut kādas 60 lietas es sarakstīju uz lapas. Yeah. Un tad no tā visa es varēju izvilkt ārā kaut kādu, ko es jūtos ērtāk dalīties. Un tas bija mans kriterijs, jo es gribēju, lai es varu vieglāk par to runāt, un lai tas tāds neizklausās, ka es tur tik izvairos un mūku no tās sarunas, lai man ir ērti, lai es varu no dažādiem aspektiem. Un tad es no tā visu izvēlējos dažus. Un tas, man liekas, pat sāk, man interesēja grāmatas, un vienkārši kaut kāds grāmatas atskats sāk taisīt, kaut kad arī tas bija laika apakaļ. Yeah. Un tas no tā visa, tāpēc, šis man tagad ērti, un šito es varu eksperimentēt. Un tas vienkārši izvēlējos šo tēmu, un tad, ja man būtu bērns, tad es noteikti dalītos tikai kā mēs sagaidījām un ieģērbām, un nezinu, varbūt vēl kaut ko. Ja tā būtu. Jā, tieši tā. Bet sarakstīt visu un izvēlēties to, ko tev ir visvieglāk, visērtāk. Šito man nebūtu kauns runāt, būtībā. Jā, un galvenais, ka šitajā brīdī tu jau arī daloties ar to, ko tu esi no citiem iemācījies. Tu jau vari teikt, ko tu esi iemācījies no tās pašas grāmatas. Un tas, kad katrs paņem kaut ko savu no tās grāmatas, man ir varbūt interesanti uzzināt, ko tu no tās grāmatas paņēmi. Ja es viņu neesmu izlasījis, varbūt es viņu plānoju lasīt, vai es esmu izlasījis, un es gribu dzirdēt to aha momentu no turienes. Tā kā, es domāju, ka ir jau pietiekami daudz praktisko uzdevumu. Mēs jau arī kaut kādu laiku esam norunājuši. Un es ceru, ka arī viņi tiek pierakstīti uz lapām un kaut kad konvertēsies kaut kādā darbā. Un, ja tev tiešām liekas, ka tu bremzē pašsabotāžē sevi, tad vienmēr var pieteikties pie manis. Un man ir zinām arī citi koči un cilvēki, pie kuriem es varu nosūtīt, ja es nevaru tev palīdzēt. Tāpēc nedarīt vairs nav atruna mūsdienās. Tā nestrādā. Jo visi resursi ir pieejami visiem. Ja tev liekas, ka tev nav pieejami, ir speak easy, un te ir viss, lai tev nebūtu atrunas. Un tu arī, kur tu saki, bet man nav naudas. Vienkārši atvelcies līdz šejienei. Es tev parādīšu, kā var realizēt lietas arī tad, ja tev nav naudas. Jā, tev vajag citu plānu vienkārši. Nevis tev vajag naudas, bet tev vajag citu plānu. Un tiem, kuriem, šos laikam nevar uzsvērt, cik vien daudz, tiem, kuriem pārdošana nav sakārtota, vai tas pats kā mārketinga cikls, ja tā rociņa tev nav, teiksim tā, tad Mairis, šīs Džeks, jo man patīk, kā viņš strukturizē to visu, kā viņš var salikt kopā un vienkārši pieteikties viņiem, jo to kā saka, bet es jau nevaru atļauties. Vai atvelcies vismaz līdz Mairim. Lai viņš var uzdot tev pāris jautājumus, un iespējams tev būs mājasdarbs tāpat mēnesim. Tu pat netiks līdz tādai daļai, kur kaut kas jāmaksā. Tev vienkārši būs jau tāds mājasdarbs, kas nezinās, kā to tik galā. Tādā ziņā. Un tas ir ļoti svarīgi. Vienkārši iespējams nemaz nevajag tik daudz, kā tev liekas. Vienkārši sāk kustināt un kaut ko darīt, un lai cilvēki uzzina par tevi. Un vienkārši prasīt, vienkārši jāprasē. Vienkārši prasīt. Un vēl sūtiet, vēl joprojām gaidām kaut kādus stāstus vai jautājumus vai kaut kādas tādas lietas uz uzņēmēji.zone@gmail.com. Paldies, ka klausījāties. Tiekamies nākošreiz. Čau. Tiekamies nākošreiz, jā.